vienkārši emocijas ņem virsroku. Tad man ir bijis, ka man arī skolēniem ir jāatvainojas. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam kā pieaugušiem, ko tu piedāvā. Un ir diezgan viegli manipulēt ar bērniem un ko viņi darīs vai nedarīs. Mūsdienās, manuprāt, ir tā problēma ar to, ka tā ir daudz tādas sniegpārsliņas tiek audzināts. Visādi nedzīvē var būt. Bet tas, kas man satrauc, ir tā. Podkāsts Domvedis ir vieta, kur mēs dalīsimies ar savu pieredzi, kā mums iet skolas ikdienas dzīvē, kā jūtas skolēni, kā jūtas skolotājs un kā jūtas vecāki un kā mēs visi kopā sadarbojamies. Mēs stāstīsim savus stāstus, savus secinājumus un iespējams, ka jums šī pieredze arī noderēs. Mēs gribam pastāstīt par to, kā ir ikdienā būt skolotājiem, kā risināt dažādas situācijas, kā atrast labākos risinājumus, ja mēs kopā visi sadarbojamies. Šajā epizodē mēs runāsim par to, kurš izglābs šo bērnu. Šajā epizodē mēs dalīsimies ar savu pieredzi, kāpēc ir svarīgi noteikumi, kāpēc ir būtiski, ka pieaugušie ir konsekventi noteikumu ievērošanā un kuram šajās dažādās situācijās ir jāuzņemas atbildība par noteikumu ievērošanu. Un kāpēc ir vērtīgi būt atklātam un runāt savā starpā skolē ar vecākiem. Jautājums lielais mums ir šodien, kurš glābs šo bērnu? Daci, tev ir jāizstāst, kāpēc šāds jautājums. Parasti, kad saņemu zvanu par to, ka kāds no vecākiem meklē savam bērnam jaunu skolu, diezgan bieži sako stāsts par to, ka jūs esat man pēdējā cerība, jūs noteikti varēsiet izvilkt to bērnu cauri skolai, iemācīt viņam sadzīvot ar citiem, vai iemācīties noteikumus ievērot, vai vienkārši pie jums viņš noteikti pabeigs 9. klasi. Man liekas, ka Kārlis ir saskāries arī ar šo, jo viņam ir pievienojušies klasē jauni skolēni, un lielākoties šo jautājumu attiecina uz 7. līdz 9. klasi. Un tie tiešām tie vecāku zvani ir izmisumi pilni, reizēm raud, reizēm tiešām lūdzas, lai mēs uzņemam šo bērnu, bet lielākoties mums nav brīvu vieta. Bet izskan tas, ka vecāki cer uz mums kā uz glābēju, ka mēs spēsim to bērnu virzīt cauri, iedot viņam kaut kādus rīkus, kas viņam palīdzēs tikt uz priekšu vai pabeigt vismaz pamat izglītību. Vai tas nozīmē, kad ir nokavēts kaut kas iepriekš? Neizdarīts līdz galam? Lielākoties, kas izskan, tās ir attiecības nav bijušas gan drošas, lai vispār varētu runāt, ka ir kaut kādas problēmas. Kāds no pieaugušiem skolā nav pamanījis, ka bērnam ir nepieciešams atbalsts. Es nezinu, Kārli, varbūt tev ir kaut kas, ko tu vēl no savas... Nē, Jā, tas, ko tu minēji, kad nav izveidojies kaut kāda tāda vide, kur tas skolēns var tur, tā kā dzīvot tā, lai arī līdz galam izdarīt to skolas pieredzi, piedzīvot. Kārli, tad es tev uzdošu tālāk jautājumu. Kas ir atbildība šajā kontekstā? Atbildība par to bērnu. Par to bērnu? Mhm. Nav nejausmas. Katram ir kaut kāda maza daļa atbildības, manuprāt, tā kā, protams, kaut kā man vienmēr šķiet, ka nonāk pie manis tas jautājums, kad ir bērns, vecāks un skolotājs, man tomēr šķiet, ka, ja jau vecāki ir tik tālu ar to bērnu dzīvojuši, viņiem arī ir tā lielā atbildība no pirmās dzīves dienas. Un es nedomāju, kurā meklī, kad skolai būtu jāuzņemas lielāka atbildība kā vecākiem, bet vienkārši tā sakrīt, ka skolēns pavada lielāko savu, principā, skolas dzīves laiku. Ja mēs skatāmies tā kaut vai ikdienas kontekstā, viņš ir vairāk skolā nekā mājās ar vecākiem. Un tad tas pāriet arī uz mūsu pleciem, kā skolotājiem. Kas tev kā skolotājiem ir atbildība? Attiecībā pret bērnu? Jā. Ir divas. Ir viena tā, kas ir tā, varbūt tāda obligāta atbildība, kas ir tiešām viņa dabūt cauri skolas mācību gadiem, un iedot viņam to, ko prasa, kas ir izglītības tā pamatdoma, ka mums viņam vajag prasmes, viņam vajag zināšanas un tā tālāk, bet tad ir kaut kādas tādas varbūt subjektīvās tādas atbildības, ka man šķiet, ka tajā meklī, kad skolēns nonāk kontaktā ar mani, un ja es gribu tā patiešām viņam kaut ko dot, tad tas ir no personīgi palīdzēt viņam kļūt par jēdzīgāku un sakarīgāku cilvēku, krietnāku cilvēku. Tās ir mans pārdomas par to, kā ir tās divas atbildības, ka viens tas, ko prasa, kāpēc vispār skola eksistē, bet tad ir otrs, viņš ir reāls dzīves cilvēks.
Un ja jau viņš ir, piemēram, ja kā audzināmais, viņš uzticēts man, tad ir tāda iekšējā vēlme viņam palīdzēt kļūt par jēdzīgu cilvēku. Pat ja viņš nav mans bērns, sanāk tomēr, viņš ir piekabināts man klāt. Piekabināts, jā. Tādā ziņā, kā, ja viņš ir manā audzināmā klasē, agri vai vēlu, viņš ir tā kā manējais. Mēs arī tā skolā mēdzam runāt. Tā kā, ja mēs runājam, piemēram, laimes klasē, mēs mēdzam teikt, ka tie ir laimes bērni. Tie, tā kā nav 6. kura tur A, B klase vai 9. klase vai kā, bet tie ir Kārļa audzināmie vai laimes. Un tad ir tīri tā, ka tas ir tavējais. Un arī citreiz ir, to var izjust arī kaut vai, kad ir kaut kāds ziepes skolās avārīts un mans audzināmās klases skolēni ir kaut ko izdarījuši, tad es jūtos tā, mazliet arī kaunā, kā es esmu tāds nolaidīgs bijis. Tā kā it kā viņi būtu mani bērni. Un tā. Bet citreiz arī audzinātājs iet un cīnās par saviem, sanāk pret kolēģiem. Pat jā, citreiz ir tā, kad ir kaut kādi mirkļi, kad skolēni nevar atrast kopīgu valodu ar mācību priekšmetu skolotājiem. Tad ir tāda sajūta, ka, ko, es aiziešu parunāt. Jo man rūp, ka jums ir labi, un tad es aiziešu parunāt to skolotāju. Pat ja, jā, tā kā tu saki, nākas pacīnīties pat ar kolēģiem, ne jau tādā smagā veidā, vai ne, bet tā, ka tu tomēr mēģini to bērnu nolikt, mēģināt palīdzēt viņam satikties ar to priekšmetu skolotāju, lai tur nav tas konflikts un, principā, risināt kopā ar viņu. Nevis pateikt, ko tiec pats galā aizēj izrunā. Bet, jā, es arī iesaistīšos, es arī aizlikšu labu vārdu pret tevi un mēģināsim saprast, kā tikt tālāk. Klau, man šķiet, ka Laima ir labs piemērs pēdējā laikā, kur tu esi ar kolēģiem pacīnījusies par savējo. Jā, tas jau arī, ko Kārlis minēja, ka tu viņus paņem kā savējos, un, piemēram, manā gadījumā šajā skolā strādāju 6. gadu šobrīd, un ar saviem audzināmiem es esmu kopā 6. gadu. Viņi ir tagad 6. klasē, un arī es viņus tomēr pazīstu mazliet citādāk, un esmu iepazinusi tuvāk nekā iespējams skolotājs, kurš ir varbūt tās mainījies tagad, un tagad ir cits mācību. Jā, tajā mācību priekšmetā ir mainījies skolotājs, un tagad šis skolotājs šo skolēnu iepazīst pilnībā no jauna. Un es varbūt zinu, ka tur sākumā tur nebūs tik vienkārši, jo tam skolēnam varbūt tās arī ir savu, kā mums katram ir kaut kādas savas rakstura lietas, kas mums vai palīdz vieglāk komunicēt ar cilvēkiem, vai mums vajadzīgs ilgāks laiks. Jā, bet es kā klases audzinātāja arī varu teikt, ka lielu atbalstu konkrēti šajā situācijā esmu saņēmusi no skolas atbalsta personāla, kas mums ir, jā, un konkrēti ieplānojot kaut kādus laikus, kad tiekas ar mani, kad tiekas ar sociālo pedagogu un pārunā, jo katram skolēnam arī ir vajadzīgs kaut kāds, cita pieeja, kādam vajag. Tātad mēs tiekamies tur otrdienās 2, un tu nāc un mēs izrunājam, un tā mēs dzīvojam pa dienai, vai mēs dzīvojam pa nedēļai. Kādam varbūt pietiek viena saruna un viss, un tu esi, tas skolēns saprot, un viņš var pats tālāk patstāvīgi risināt šo kaut kādu problēmu vai grūtību, vai aiziet uzrakstīt to neuzrakstīto darbu, bet kādam būs 5 reizes jāpārprasa, lai, vai tu aizgāji, vai tu biji, vai tu sarunāji ar skolotāju, kad tu esi nākamreiz, tā. Kādi jums, tu šobrīd stāsti par sadarbību ar vienu bērnu, ne, Laima? Īstenībā tad, kad stāstīju, tad man izgāja jau vairāk piemērs ar galvu. Tas, ko es gribu paprasīt, kas ir ar vispār noteikumiem klasē kā tādā visā grupā kopā? Jo tu tagad šobrīd individuāls piemērs minēji. Kā var ieviest šos noteikumus klasē, pārnest? Man šķiet, ka mums arī ir tas veiksmīgais piemērs, ka mums pamatā skolē ir visiem vienādi noteikumi, no kuriem, kas ir tāds izējas punkts, šie mūsu 9 noteikumi. Un ja no 1. klases mēs tiešām, šie ir katrā klasē arī pie sienas, un tad, kad skolēns kaut kādā brīdī varbūt pats nesaprot, ka kāds no tiem noteikumiem ir pārkāpts, vienmēr ir pie kā atgriezties un parādīt, tu šobrīd neievēro šo skolas noteikumu. Un jā, mēs runājam par audzinātāju lomu, bet arī tas, ka
katra priekšmeta skolotājs pieturas pie šiem noteikumiem un savā stundā katru reizi atgādina. Tas jau arī ir tas kopīgais process, kas palīdz ievirzīt to skolēnu. Palīdz viņam saprast, kādas ir iedzīvināt tās vērtības viņā pašā. Un ka viņi var pēc tam jau augot arī nedaudz lielāk, viņi jau paši viens otram, cits citam norāda, hei, tu šobrīd neievēro šo noteikumu, vai mēs tā nedaram. Tā jau izveidos kā vērtība, tas vairs nav vienkārši noteikums. Varbūt jums ir kādi piemēri, Dats, Kārli, vēl kādi? Man liekas, ka svarīgi ir tas, ka pieaugušie tic tai sistēmai, kas strādā, tas, ko Laima teica, jo, ja mēs pieaugušie neticam, ka tie noteikumi ir svarīgi un robežas, kurās bērni šeit drīkst dzīvoties, ja mēs neesam vienojušies par to un neticam, ka tas varētu strādāt vai kaut ko mainīt, tad tas nekad nestrādās. Un tā lielā atslēga ir tas, ka mēs visi pārunājam, visi pieaugušie mēģina rast kopīgu izpratni par katru no tiem punktiem, jo tie punkti arī ir interpretējumi, tāpat kā bērni ļoti veiksmīgi to dara un norāda mums parasti, ka mēs kaut ko... Kur ir rakstīts tieši, kad es nevaru košļājumu gumiju ēdnīcā? Parādi, kur tas ir rakstīts. Un nevaram mēs parādīt to, bet mēs varam atgriezt viņu pēc tam vērtībām, kad mēs par kaut ko vienojamies un mēģinam to ievērot. Un paši atcerieties cīņu par cepurēm ēdnīcā, vienīgā vieta, un tāpat viņi bija jau atraduši resursu, kur ka dāmām nevajag cepurus pie galda noņemt. Tad atkal ir diskusija. Man liekas, ka tas arī, ka mēs ļoti ļaujamies sarunām ar viņiem un uzklausām, kas ir tie iebildumi un kas viņiem šķiet netaisnīgi noteikumos vai ko viņi gribētu mainīt un ļaut iespēju viņiem argumentēt un pamatot, kas ir tas, ko viņi gribētu izmainīt, lai kas labāk strādā. Jā, tas ir viens, ka tu tā saruna ir par to, ko vajadzētu uzlabot, un ka viņi pamana kaut kādas kļūdas tajā uzbūvētajā kārtībā, un ka viņi saprot, ka šis nav loģiski. Bet, manuprāt, citreiz arī tā pretošanās noteikumiem vai kaut kāda tāda spurošanās ir tikai un vienīgi tas, man vajag uzmanību, es vēlos par šo parunāties, pat ja man, kur problēma noņemt cepuru, pateic noņemt, nē, es gribu cīniņu ar tevi. Un tajā mirklī ir, viens ir tas, ka jā, mēs varam, protams, saprast, labi, viņam patiesībā netraucē šis noteikums, viņam ir dziļāka vajadzība un tā tālāk, kas nav apmierināta, bet otrs, kāpēc, ja ir tāds, teiksim, brīvs laiks, kāpēc nepārvērst to par tādu savā ziņā mācību stundu, kurā skolēns arī argumentē kaut kādas lietas. Manuprāt, ir kaut kāda noteikuma sabiedrībā, kas mums ir izveidojušies ne jau likumiskā tādā formātā, bet varbūt tādi nerakstītie. Un ir citreiz, ka ir tādi, kur tev šķiet, viņi varētu interpretēt, un tur patiesībā ir kaut kādi gadījumi, kur šis nav nepārkāpjams, vai kur šis nav ar tādu, nevajadzētu būt tik smagi uzspiestai kaut kādai lietai, un, manuprāt, ir vērtīgi, ka skolēns mācās pamatot, kāpēc viņam nešķiet šis loģiski, jo tad jau mēs, ja mēs veidosim skolēnus, kuriem ir tikai tāda likuma paklausība, tas ir forši, bet tie likumi kļūst absurdi, tad tie skolēni tā akli sekos viņiem, manuprāt, ir vērtīgi, ka viņi pat, arī diskutē par to, bet kāpēc, kas ir pamatojums, un mēs varam iet, tā kā jūs minat, uz vērtībām atpakaļ, kurš šis saskarās, piemēram, sadurās ar cieņu, ar savstarpējām attiecībām, draudzību vai kaut ko tādu, un kāpēc tad, no kurien šis noteikums veidojās, bet tas, tur apakšā katram tam var būt tāda kā mācību pieredze, kad skolēns mācās argumentēt. Varbūt arī tas, ka ir tas vienkārši pavadītais laiks ar to skolotāju, ka viņš saņem varbūt, to vajadzīgo uzmanību. Viņš nav juties pietiekami pamanījis, bet viņš es pārkāpšu noteikumus, un tad man piesiesies. Un tad, cerams, es varēšu kaut kādā veidā dabūt kaut kādas attiecības ar cilvēkiem. Bet man reizēm ir bijis arī tā, ka iespējams, man ir bijusi kāda grūtāka diena, un iespējams, es noreaģēju kaut kā asāk, vai tā, kā es ikdienā to nevēlētos darīt, bet vienkārši emocijas ņem virsroku. Un tad man ir bijis, ka man arī skolēniem ir jāatvainojas, un esmu kaut ko aizrādījusi vai kaut ko pateikusi, un tā neiedziļinoties, un tad skolēns man paskaidro to savu perspektīvu, un tad, nāks atvainoties, saka, piedod. Un īstenībā nekad šajās situācijās man nav bijis pretī tāds, kaut kāds bravūrīgums no skolēnu puses, vienmēr ir bijis tāda sapratne, un man liekas, ka tas arī ir tas, ko mēs vēlētos viņos atstāt, ka arī, tu redzi, ka arī pieaugušais var kļūdīties, un pieaugušais tev atvainojas, un tu,
Jā, tad līdz ar to tu tādu pašu attieksmi vari gaidīt arī tad, kad tu kādreiz kļūdīsies. Jā, un būtiski tā nav tāda, nezinu, tāda asta starp kājām un tāda pazemīga atvainošanās, ka tagad tas skolēns it kā ir uzvarējis, bet es saprotu, ka man ir kļūda, ko es esmu pieļāvis, un visbiežāk tas ir, tāpēc ka skolotāji, lai cik tas neticami, ir cilvēki, vai ne? Un viņiem ir katram savu privātā dzīve un kaut kādas emocijas, ar ko viņi saskarās, un kaut kā vienkārši tas pats nogurums vai, nezinu, iepriekšējā klasē izveda ritīgi traki, un tagad tev ir stunda, kurā skolēns it kā neko ļaunu varbūt nedomājot, kaut ko viņš paspieda, tev tur trāpīja, un ir tas, tā kā, zini, tu tagad šito izdarīji, un tad pēc laika tu pagaidi, nē, viņš visticamāk, pat arī citreiz skolēns, nezinu, tur neiet un neskaidrojas, viņš tā, labi, laikam jau. Un tad tā kā pafiltrē cauri, un zini kā, nē, klausies, es sapratu savu kļūdu, un tas tik tiešām, tā ir vēl viena tāda, mācības stundu skolēnam, ka mēs varam arī, ja mēs pieļaujam kļūdas, mums nav jāpieturās un jātēlo, ka mēs esam tagad stingri, ja mēs varam atkāpties. Un tā ir tāda, manuprāt, ļoti, ļoti droša vidi rada, kad skolēns saprot, ka viņam arī kādreiz var būt taisnība, un viņam nevajag vienkārši akli sekot kaut kam, ka viņš, tā ir tāda dinamiski plūstoša vide, kurā mēs tā kā cilvēks ar cilvēku runājam. Manuprāt, kā šo var izveidot? Jo tas, ko jūs stāstat, tā ir pasaka. Man šķiet ideāls. Kā šo var izveidot? Labi, jums ir pieredze ļoti ilgi, tev ir 6,5. 6. Jā, kas ir pamatlietas, kā šo var izdarīt ar bērniem? Šo uzticību izveidot? Es necīnoties ar viņiem. Ja tu sāc, kā mums, ko vai ne? Tas, kas ir pie domnīcā, ja tu sāc cīnīties, tu esi zaudējis jau. Un būt atklātam, atvērtam, man liekas, daudzi skolotāji baidās jau nonākšana klases priekšā viena, kad uz tevi vērst 30 acu skatieni, un tu esi spotlightā, un tev ir, tev šķiet, ka tu nedrīksti kļūdīties, jo es tieši gribēju Kārlim teikt par to, kā iedrošināt tos kolēģis, kuriem ir bail parādīt, ka viņi kaut ko nezina vai nevar, jo viņiem šķiet, tās bailes ir tieši saistīts ar to, ka tu zaudēsi savu autoritāti skolēnu acīs. Bet man liekas, tieši tā pārliecība par to, ka, ja tu demonstrē to savu cilvēcību, tu neesi zaudētājs. Bet, ja tu cīnies ar skolēniem, tur nekad nesanāks attiecības vai kaut kāds kopīgs mērķis. Vakar mani uzaicināja kolēģi pēkšņi neplānoti pie 5. klases iet par noteikumiem runāt, jo tur klasē jau ir viss nojutis, kas var nojukt. Un viņiem iedeva uzdevumu, ko dara skolēns, nevis kas viņam būtu jādara, bet ko dara skolēns stundā un ko dara skolotājs stundā. Mēs sarakstījām, un tad mēs abas bijām vienkārši patīkami pārsteigts, ka viņi izvilka 3 punktus galvenos, kam ir jānotiek stundā, lai tās abas puses varētu sadarboties un ka viss varētu notikt. Viņi nosauca, ir jābūt attiecībām, ir jābūt skaidriem noteikumiem, ko abas puses ievēro, un sadarbībai. Un man likās, mums tā ar Lauru bijām tāds mazliet uz pauzes. Un tā ir 5. klase. Un tā ir 5. klase, kas pēc tā uzdevuma viņi padomāja, pateica tās lietas. Es nekad nedomāju, ka viņi nosauks tieši šīs lietas. Un tas ir tas, ko mēs darām ikdienā, ko mēs esam runājuši, ka mēs ļoti daudz strādājam ar attiecībām. Vai tā ir skolas atbildība? Tāds ir mans jautājums. Vai tā ir jūsu, kā katra cilvēka atbildība, vai tā ir skolas kopējā atbildība? Kārlis jau iepriekš minējis, tie bērni daudz laika pavada kopā ar mums. Mēs nevaram izlikties, ka viņi nav un ka mums nav attiecību. Mūsu uzdevums ir savā starpā demonstrēt tādas cieņpilnas un normālas attiecības. Un man liekas, ka mūs izglāb bieži vien humors. Un to humoru mēs pārnesam arī uz bērniem, bet viņi redz, ka tu vari kaut kādas grūtas situācijas ar vieglumu pārvarēt. Bet man liekas, ka mums katrā ir arī tā vēlme veidot attiecības, jo mēs labi zinām, ja tu zini skolēnu interesi, tas ir labākais ierocis, lai viņu dabūtu pie mācīšanās. Bet nenoliedzami, man liekas, arī var redzēt, kāda ir tā atšķirība. Ja ir veiksmīga sadarbība skolai ar vecāku, un ja tā sadarbība varbūt nav tik veiksmīga, un ja vecāks atbalsta to, kas notiek skolā, un tie signāli, kas nāk no vecāka saistībā par to, kā vecāks runā par skolu un kā runā par skolotājiem, ja tas saskan ar to, ko mēs šeit darām, tad arī tas rezultāts bieži vien ir ļoti, ļoti labi redzams. Laim, vai tu vari iedot konkrētākus piemērus? Tev bija piemērs, kur ir laba sadarbība un netik laba. Es gribētu dabūt no tevis 2 piemērus. Man tagad pirmais piemērs, kas man nāk prātā, ir, kur
kur bija sadarbība ar vecākiem, bet iespējams mūsu pusē varbūt mums nebija tādi instrumenti. Un tas arī, man liekas, ir kaut kas, kas mums ir, kas mūsos ir labi, ka mēs varam atzīt, tad, kad mēs, mums nav konkrēti tādu resursu, lai konkrētiem bērnam palīdzētu, ka mēs varam to pateikt un nevis teikt, ka nē, mēs visu izdarīsim un viss sanāks un tā. Man kopumā par piemēriem, ko es domāju, man šobrīd nenāk prātā. Es domāju, ka tu par to pašu pēdējo gadījumu, ko mēs runājām, ka mēs skolā darām vienas lietas, mēs mēģinām pozitīvi atbalstīt bērnu, mums ir konkrēti noteikumi, bet man liekas tas, ko tu minēji, ka ir mājās vecāki pasaka, ka nē, bet skolā tas galīgi garām, ko viņi tur dara. Un tad tas bērns atrodas pa vidu, kur viņš tā kā skolas vidē ir ar tā kā pozitīvu atbalstu, un mēs darbam šo noteikumiem, bet mājās aizjūt vecāki pasaka, nē, bet tas pilnīgi nepiekrīt, tie skola, tas nav, viņi nedrīkst to tev prasīt vai nedrīkst likt darīt. Tur ir grūti. Tad kāda ir vecāka atbildība bērna un skolas? Kā jūs saliktu šīs trīs lietas? Trīs puses, kurām ir jāsadarbojas kopā, kā viņas sadarbojas. Nenogruzīt to bērnu ar tom savām viedokļiem par to, ka es kā vecāks saku, nē, skola nedara pareizi, skola mēģina to bērnu atbalstīt, bet ja tu izvēlies šo skolu, tu pieņem tās vietas noteikumus un ar to domu arī dzīvo, lai arī varbūt tev kaut kas nav līdz galam saprotams, vienmēr pastāv iespēja pajautāt, kāpēc jums ir tieši tāds noteikums. Man liekas, nedrīkst būt tā, ka tas bērns paliek par to, kuram jāpieņem lēmums, kam tad es sekošu, tam, ko man skolotāji piedāvā, vai tam, ko man ģimene loģiski, ka viņš izvēlēsies, vajadzētu būt tā, ka izvēlēs ģimeni, kā, diemžēl mēs tā redzam, ka tā nav. Nē, ir tie gadījumi bieži, mums arī bija pirms pāris gadiem, kad skolēns aizgāja no skolas, tāpēc, ka vecāki paziņoja, ka skolā ir policistiski noteikumi un ka vispār viss šeit ir tādi ierobežojumi tikai skola ir cietums. Jā, skola ir cietums, un tad skolēnam vajag radoši izpausties kaut kādas, viņš ir razbainieks un viņam vajag to iespēju tādu, ok, var būt viss kaut kāda, es joprojām uzskatu, ka, tā kā viss šis jauniešu attīstības posms, kurā viņiem ir, kur viņi izaicina noteikumus, kur viņi pārkāp noteikumus, viņi to nedara tādu ļoti lielu cietsirdību, bet viņi to dara tādu, kā spēli, viņiem vajag pretestību un kaut ko tādu. Un vienkārši, ja vecāki tajā mirklī sāk tā akli un muļķīgi atbalstīt to ideju, ka, zini ko, skola tev tagad izdarīja netaisnīgi, tev skolā tiešām noteikumi ir stulbi, tur tā, un viņi tā kā nevis kā pieaugušie saprota, klau, ir noteikumi, dažkārt viņi nav ok. Tādā ziņā, ka viņi mūs kaut kādā veidā ierobežo, bet tu runā ar to bērnu un saka, nē, bet skolā ir noteikumi, tu viņus arī ievēros. Tas tieši tāpat, kā tu spēlē kaut kādu sporta spēli, tev ir noteikumi, tu viņus ievēro un tikai tad visiem ir jautri kopā. Un ja vecāki sāk bliest par to, ka skolā tiešām noteikumi draņas, tad mēs no mūsu puses esam tādā diezgan tīzlā situācijā, jo mums it kā ir šis laiks ar to bērnu, mēs reāli iedziļināmies viņa problēmās, mēs ar viņu mēģinām darboties un veidot šo te, ka viņš tiem noteikumiem, neteiksim, seko, bet ka viņš saprot viņus un ka viņš saprot to jēgu, tas būtiskākais, pat ja viņš dumpinieks ir un pretojās tam visam, bet viņš saprot to jēgu, kāpēc vispār tie noteikumi tāda skolā ir, un tie vecāki, runā pretējo, tad beigās mēs nonācām pie tā, ka neskaitāms reizes ar vecākiem runājot, mēs tā, labi, acīm redzot, šī nav tā vieta, kurā jūs bērnam būtu jāmācās, un tad viņi vienkārši paņem, labi, mums bērns dodas citur mācīties. Ir tīzli, jo gribētos jau tā, lai ir visi, ka visiem, kas pie mums atnāk, ka visi saprot, jau sākotnēji saprot tās vērtības, un ka viņiem tās saskan, un ka tie bērni vismaz nejūt tādu kaut kādu disonansu, ka viņiem tur pēkšņi vienā pusē saka to, otrā to, un tad viņi nonāk tādā strupceļā, tā kā saka, ka viņiem ir jāpieņem lēmums, kam sekot, lai gan viņi nav pieaugušie. Un tāpēc, manuprāt, atbildība vecākiem ir tā, ka viņi, pat ja viņi nepiekrīt, tā kā tu teici, ka var būt tas mirklis, ka viņi nāk un kaut vai pieaugušais ar pieaugušo runā par noteikumu loģiskumu vai kaut ko tādu,
Bet, ja viņi nepiekrīt, tad tu nevari tā paslaps bērnam, tā kā, skola ir draņķis, viņi tā kā neko nerabīja. Šis ir sliktais piemērs. Tas ir sliktais, to nevajag darīt, jā? Tas to nevajag darīt. Jo tad tas atkal tas labais mirklis ir tas, kurā bērns ir apmūs savā tajā attīstības ceļā, viņš tā kā, man tagad ir tāds un šitādi impulsi, es gribu tādas bezkaunības darīt vai vēl nesko. Viņš savā ziepes skolā, mēs viņam pēc skolas noteikumiem pasakam, klausies, šito tu pārkāpi, tad mums tā sistēma ar skolas vēstulēm, tu rakstu vēstuli vecākiem, tu ej mājās pie vecākiem, tu pastāsti, ko tu esi izdarījis, un vecāki ar tevi pārunā, saka, acīm redzot, tu esi pārkāpis šos noteikumus, kas tev būtu jādara citādāk, tad pieauguši iedzīga saruna, un bērns no tā var reāli mācīties. Tajā mirklī, kad vecāks pasaka, zin ko, tas, kas tur rakstīts, tās ir muļķības, tad viņš tikai turpinās to darīt. Un ko tu gribētu, lai vecāks dara? Nepasaka to, ka tās ir muļķības, Jā. Un tad, kad viņš, kā viņš saka, kaut vai, es saku, pat, ja tu nepiekrīt tiem skolas noteikumiem kā vecāks, tad tu viņu pēc tam var ieturunāt ar skolotāju, kāpēc bija tāda situācija, ko vajadzētu citādāk, vai būt tam bērnam vajag atbalstu, jebko. Bet tajā mirklī tu tam bērnam skaties virsū un saki, tu mācies šajā skolā ir noteikumi. Pirmkārt, mēs esam visi par tiem pārrakstījušies, arī tu, jo mēs katru gadu pārrakstamies par iekšējās kārtības noteikumiem. Labi, tas ir tas ir kā tāds, varbūt muļķīgs, kas ir paraksts, ne tādam sestklasniekam, septītklasniekam. Labi, es parakstīju tikai tāpēc, ka lai mēs varētu tikt ātrāk no šīs klases stundas prom. Bet tajā mirklī mēs varam runāt par to, ka tev ir šī atbildība tos noteikumus ievērot. Un mēs esam pieņēmuši šo spēles noteikumus, un mēs pēc viņiem sekojam. Un tas vēlāk atspēlējas kaut vai tajā, ka tad, kad skolēns ir pilngadīgs, kad viņš kļūst par pieaugušo, ka tad viņam nebūs tā, es varu atļauties darīt, ko es gribu, jo mums ir visiem vienādi noteikumi. Savā ziņā kaut vai no tā paša valstiskā tāda mēroga jau tev ir jāsako likumam, tu nevar būt tāds. Tāpat kā ceļu satiksmes noteikumi, visticamāk. Bet mēs arī zinām, ka mēs dažkārt viņus pārkāpjam. Mērķiecīgi, mēs pārbaudam robežas. Bet tas ir moments, ka, manuprāt, tas, ko vecāki nereti palaiž garām, iespējams tā ir arī vecāku kaut kāda iekšējās viņu nepiepildītās vajadzības vai kaut kādas kādreizējās traumas, vai ne, kur citreiz saka, skolēni neiet matemātika, man arī negāja matemātika, tāpēc loģiski, ka viņam nebūs labi. Neievēroja noteikumus. Es jau arī biju tāds skolā. Problēma tajā, ka to nevajadzētu tā kā mērķiecīgi veicināt, un tas, kas ir tas pati bāze, kas jāsaprot, visi jebkuri noteikumi, kas ir izveidoti, tāpēc, lai rastos droša vide. Ja tev nav noteikumi, tad visi var darīt jebko, un tad tu vari arī baidīties par to, ka kāds izdarīs kaut ko ne tā. Manuprāt, tā ir tā bāze. Bet par to atbildību arī jātāja par to atbildību no skolas puses. Manuprāt, tā arī ir skolas atbildība ziņot par šīm situācijām vecākiem, jo ja mēs saprotam, cik liela ietekme ir vecākiem, cik liela ir ietekme ģimenei un ģimenes vērtībām, tām vērtībām, kas ir ģimenē, lai tās saskan ar skolu un to, kas mums šeit notiek, tad ir jādod ziņu vecākiem un ir jābūvē šie tilti un jāatstāj iespēja arī pat tajā brīdī, kad varbūt mēs neko neievērojam skolā, bet izrādās, ka personīgajā dzīvē skolēnam ir kaut kādas, varbūt tās notikuši notikumi, kas var ietekmēt to, kā viņu uzvedību skolā vai viņu spēju koncentrēties mācību stundās. Un, manuprāt, mums arī labs piemērs ir par šīm te vecāku sarunām, kas notiek reiz 2 mēnešos, apmēram, un arī pat brīžos, kad ja mums no skolas puses liekas, ka viss ir kārtībā, kur šeit ir šis tilts, kur vecāki var paši pierakstīties uz sarunām un varbūt atnākt izstāstīt mums, ja ir kaut kas tāds, kas mums būtu jāzina par konkrēto skolēnu. Un tas pat nav tikai ar klases audzinātājiem, tas ir ar visiem mācību priekšmetu skolotājiem, kur varbūt konkrētajā priekšmetā varbūt kaut kāda ietekme uz, man liekas, ka šeit ir svarīgi atcerēties ar to, ka tas bērns, ko mēs, un tagad es runāju kā mamma, tas bērns, kas nāk skolā, es jau viņu nepazīstu. Viņš piedzīvo citas situācijas, viņš citos noteikumos dzīvo, un viņam ir citi cilvēki apkārt. Un reizēm ir tā, ka ļoti atšķirās tas bērns, kas ir skolā un kas ir mājās, un tad bieži mēs taču dzirdam. Bet mājās es to nenovēroju, jo tur jau nav apkārt tev daudz citi bērni un pieaugušie, kas tev varbūt izsauc kaut kādas konkrētas reakcijas. Man liekas, te būtu svarīgi, ka tie vecāki atcerās, ka uzklausīt to, ko saka skolotājs, parunāt ar bērnu un mēģināt saprast, kas ir tas, kas
rada kaut kādas situācijas, kur ir grūtības ievērot noteikumus. Jā, kad nepieņem to, ka tas bērns ir tieši tāds pats mājās. Nu jā, tur no abām pusēm, vai ne? Gan Jā. mēs informējam par to, kādas ir situācijas skolā, jūs informējat mūs par to. Un tad mēs mēģinām saprast Jā. kopā, kas tas ir, kāpēc tur kaut kādas izaicinājumi konkrētā laika periodā ir radušies. Tas, ko es dzirdēju arī Laimas teikt, par to, ka ir vecākiem jādod ziņa. Ja kaut kas dzīvē ir mainījies, kāds nozīmīgs notikums, piemēram, vecāku šķiršanās, ka vecākiem būtu labi pateikt, lai mēs piedzīvotu adekvātas attiecības vai adekvātas reakcijas. Tā? Jā, jo būtībā tas viss ir par to laiku, ko mēs zaudējam, mēģinot uzminēt, kāpēc tas bērns kaut ko konkrēti piedzīvo, jo mums ir bijuši arī labi piemēri pēdējā laikā, kad vecāks padod ziņu, ka jā, ir pēkšņi vecāks šķirās un pasaka arī skolotājiem, ka bērns negrib par to skolā runāt. Un tas ir tik svarīgi, ka mēs varam cienīt bērnu to vēlmi, kas ir nepieciešams, lai šo vieglāk pārdzīvot, un tad mēs nezaudējam laiku un netrigerējam viņu vēl ar kaut kādiem liekiem jautājumiem. Mēs tagad runājam par vecākiem un skolotāju. Kur ir bērns un kur ir bērna atbildība visā šajā situācijā? Kā jūs saredzat bērnu šajā atbildības kontekstā? Es to skatos, ka bērns pēc būtības viņš jau ir personība no diezgan agra vecuma. Viņš veidojas, viņam ir savs raksturs, savas domas, viņš ir atsevišķs cilvēks. Un viņš pakāpeniski attīsta arī savas tās vērtību skalas un vispārējo. Tā kā es domāju, ka tā atbildība sākās diezgan agri, bet kas mums ir jāsaprot un jāņem vērā, ka tā atbildība ir katram vecuma posmam tā kā konkrēta, jo mēs nevaram prasīt no pirmklasniekiem, otrklasniekiem, kuriem tajā mirklī ir daudz, viņiem ir dzīvē ir daudz, smadzenēs noteikti daudz citādākas lietas, kas ir tā kā, kas nomoka viņu prātus, un mēs viņiem nevaram pieprasīt daudz lielākas atbildības, nekā viņi var tās panest, piemēram. Un jo vecāk viņi kļūst, jo vairāk mēs viņiem arī uzliekam to atbildību. Bet tas, kā es to redzu, ka tā atbildība vispār kā tāda eksistē visos vecuma posmos. Vienkārši viņi ir proporcionāli tam, ko tas bērns spēja apsmadzeņot un ko tiešām no viņa var pieprasīt. Un tad tas, laikam, tā būtiskā daļa ir mums kā skolai, un tajā skaitā arī vecākiem kā vecākiem, ir saprast, kas ir tas, ko bērns var panest tajā vecuma posmā. Jo ir tās reizes, kad mēs esam runājuši kaut tā pati 6. 5. klases, ir tas lielais lūzuma punkts skolā, kur parasti kādreiz, kad es mācīju 6. klasi, tas bija visbiežāk pieminētā grūtā klasa skolā. Un tad, kad es sāku jau viņas 8. 9. klasi, tad joprojām 6. klasa bija tā, vai ne, vai 5. Izrādās, ka 5. 6. klasa ir vienkārši tas vecuma posms, kurā viņiem ir ritīgs, jā, un pārējais viss mainās. Un manuprāt, tajā mirklī viens, ja mēs viņiem uzliekam atbildību, klausieties, jūs te pieaugat un jums ir jābūt atbildīgākiem un tā tālāk, bet vienlaicīgi mums uzdevums ir atcerēties arī, ka vienkārši šobrīd viņiem tā ir, ka viņi nevar sev panest, viņiem smadzenēs iet vielas tā, šitā un hormonu izmaiņas un vispārējais, tas viņiem. Tas nav tā, ka tos visus impulsus viņi var kontrolēt. Un tad, laikam, es nevaru tev pateikt, jautājums bija, kur ir bērna atbildība. Es varu pateikt, ka viņai ir jābūt sabalansētai. Es varu pateikt, ka viņai ir jābūt, joprojām ņemot vērā to, kas ar bērnu notiek tajā konkrētajā vecuma posmā. Un galvenokārt, manuprāt, tas būtiskākais ir sabalansēts, jo bērni ir bērni un bērniem ir raksturīgi darīt lietas, kas ir stulbas un muļķīgas un riskants un izaicinošs, un tas ir tikai loģiski, ka viņi kaut kādā mirklī, ka viņi pārkāps tās robežas, tāpēc mums ir jāņem vērā, kas ar viņiem notiek, mums jāsabalansē tā atbildības, tas tā nasta virsū uz viņiem. Es gribēju par tiem vecuma posmiem, 1. līdz 4. 1. 3. klase, ka viņi jau vairāk tā, bet Kārlis tā teica, ka tā jādara, viņi tā darīs, tāpēc, ka viņiem tu esi autoritāte un viņi pieķerās pie tevis un uzticās tam, ko tu saki, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam kā pieaugušiem, ko tu piedāvā, un ir diezgan viegli manipulēt ar bērniem un ko viņi darīs vai nedarīs. Un es atceros, mums viena aptauja salīdzinoši nesen bija par pusauģu vecuma posmu, kur man patīkams pārsteigums bija, ka
pusauģi viņam būtu problēmas, viņi vērstos pie pieaugušiem skolā. Un tikai otra, ja mēs zinām pēc teorijas, ka pusauģi parasti meklē pie vienaudžiem savu to atbalstu, tad vienaudži bija trešā pozīcija. Vismaz bija vecāka skola un skolotāja skolā, un tad pusauģi, man liekas, tas arī tā, ka viņi, tu sadala kaut kādā mērā to atbildību par lietām, kas notiek, un viņi zina arī, ka viņam apkārt ir cilvēki, kas palīdzēs viņam ar to tikt galā un pieņemt atbildīgu, tādu saprātīgu lēmumu. Man liekas, tas vēl ir ļoti svarīgi, ka viņi iegūst skolā to drošo vidi, ka es šeit jebkuram pieaugušajam varu pajautāt palīdzību kaut kādā situācijā, kurā es nezināšu, kā rīkoties. Jā, es pievienojos tam viedoklim, ko Kārlis jau teica par to, ka katram vecuma posmam ir savs tas atbildības līmenis. Jo mazāks bērns, jo mazāk atbildība, kaut kādā ziņā lielāka atbildības pieaugušo tajā brīdī. Bet man liekas, arī svarīgi ir tas, ka mēs viņiem nodrošinam to iespēju sajust to atbildības svaru ar katru to darbību, ko viņi izdara, ka tas nav vienkārši justies slikti par to, ko tu esi izdarījis, bet hei, mēs tagad izrunājam. Un kaut vai tas pats jautājums, ko tu nākamreiz darīsi citādāk. Vai, piemēram, ja tur pusdienās tev ir iespēja izvēlēties, ko tu ēdīsi, un tu uzliec ēdienu tik daudz, cik tu domā, ka tu apēdīsi, un tu pēc tam tu ēdienu izmest ārā, tad ir jautājums, ko tu nākamreiz darīsi citādāk. Vai tu uzliksi tik, cik tu tajā brīdī gribēsi apēst. Tādas mazas lietas ikdienā, kas ir, ko mēs saskaramies šeit. Jā, bet es arī jāļauj piedzīvot situācijas, lai iemācītos to atbildību uzņemties, jo, ja pieaugušais visus procesus ir saplānojis un saka, tagad mēs darīsim to, kur tad tam bērnam ir iespēja pieņemt lēmumu, kaut vai kādas krāsas zīmolu es ņemšu. Bet ja tas bērns negrib pieņemt, un ja viņš negrib atbildību uzņemties, ir tādas situācijas? Protams, es nerakstīšu vēstuli, es neparakstīšu. Nē, man ir tie gadījumi kaut vai ar manu audzināmo klasi, kad ir tās situācijas, ka jāplāno ekskursija. Kādreiz loģiski, mazajās klasītēs tev ir tu izdomā, kur, kā mēs brauksim. Viņi zina, viņiem nav varbūt tā izpratne, kas ir tas labākais, kas varētu mums būt, kas varētu mums interesēt vai kaut kā tā. Un tagad ir tie mirkļi, kad savējiem uzdod, mums ir jāizdomā ekskursija. Un ir tādas reizes, kad es esmu teicis, es neko nedarīšu. Un ja jūs gribat braukt ekskursijā, jūs izplānojat. Es varu nodrošināt visu, kas ir vajadzīgs. Es varu pieteikt ekskursiju, es varu pieteikt konkrētu datumu, es varu atrast skolotāju, kas brauks ar mums. Es varu sakārtot tās lietas, bet jums ir jāizdomā, kur mēs braucam, jums ir jāizdomā, ko mēs darām. Un tā mums ir bijušas fantastiskas ekskursijas, kur patiesībā mums bija viena reize, kad viņi Tallinā izplānoja ekskursiju, un viņi bija salikuši, ko apmeklēs, un katram bija tie uzdevumi. Jā, es vadīju to procesu, to domāšanas procesu, bet beigās viņi bija tik gandarīti par to, ka, kā tā ridīgi forši sanāca, tāpēc, ka mēs likām savu ieguldījumu tajā. Nevar vainot tevi, ka tu aizvilcis neinteresantu muzeju. Tā ir tā galvenā lieta, ko es daru. Tā kā mēs aizvilcam galīgi neinteresanti, saka, jūs izdomājat šo. Bet nē, tā ir ļoti rēti gadījies, un pārsvarā viņi ir gandarīti par to. Un tas, kas ir interesanti, tu iedod viņiem šo uzdevumu, viņiem tāds, nē, mēs negribam to darīt. Kāpēc, nav, kas uzņemās to lielo atbildību. It kā vajadzētu varbūt tā, ka es viņus vadu tajā procesā, bet ir pietiekami daudz reizes darīt. Es saku, tagad jūs visu. Un tad ir kāds laiks, kad ir klusums, un tad ir kāda līderi, kas izceļās, un tā arī ir forši, manuprāt, pieredze, ka tu uzņemies atbildību par to, lai notiktu tā saruna par to pašu ekskursiju, un tad ir līderi, kas paņem to uz sevi. Un tad viņi izjūt to ritīgi lielo smagumu. Viņi aiziet klases priekšā. Kur mēs brauksim? Un klases bija sarunāja savā starpā un vispār nesako. Viņi tā, zinu, ko es nevaru. un tajā mirklī kaut viņi nogaršo to. Beigās jau mēs vienmēr ekskursija notikusi un mēs esam atraduši to. Ir ļoti, ir tās reizes, ka vienmēr tas viss piepildās, bet laikam tas mirklis, kad viņi ka viņi dabūja, kā mēs runājam, ar vien lielākā vecumā, viņi dabūja aizvien lielākus uzdevumus, varētu tā teikt, un viņi dabūja sagaršot arī to, cik grūti tas ir. Un ja viņi to nepiedzīvot, viņi vēlāk ritīgi izvairītos no kaut kādām atbildībām. Manuprāt, viņi tā kā savā ziņā norūdās ar to, ka man šis bija jāizdara, es neizdarīju, jo ziebas ir palikuši pēdējās 2 dienas, man tagad tas toči ir jāizdara. Un tad viņi varbūt nav labākā maniera. Mēs pēc tam varam runāt, kas bija slikti, kāpēc nevarējām plānot ātrāk vai darīt ātrāk. Bet viņiem ir tā pieredze, kas iespējams nāk tā smagi, bet tā ir tāda vērtīga, manuprāt.
Brīnišķīgi secinājumi. Man gāvas par audzināšanu uzsita atmiņu par maniem 9, ka viņi pateica, ka mēs braucam uz Berlīni. Un mēs tiešām aizlidojam uz to Berlīni, un es tagad saprotu, viņiem nav plāna. Viņi ir izdomājuši tā, ka viņi vienkārši visu dienu būs paši par sevi. Man kā pieaugušajam bija ļoti, ļoti grūti to pieņemt. Un es biju iecerējis, jo zināju, kuras skolēni tur tā kā nav tajos bariņos. Un es domāju, es ar tiem tad droši vien visu dienu pavadīšu kopā, bet nē, viņi kaut kā pilnīgi savāca, parūpējās par visiem. Mēs satikāmies vakaros, un viņi izstāstīja, kur viņi ir bijuši. Vecā bija ceļojums uz Berlīni, un skolēni tikai bija jāsaskaita vakarā. Jā, bet tas, ka es tikai tajā brīdī es pa īstam varēju ieraudzīt, uz ko viņi ir spējīgi, jo viņi ir pieredzējušāki ceļotāji par mani. Un viņi visi, kā mēs nokļuvām līdz viesnīcai, un tad vakaros, ka viņi stāstīja, kur viņi ies, un tad teica, jā, aizej tur arī, tev tas varētu interesēt. Un nākamajā dienā, mēs bijām tur 2,5 dienas, bet vienkārši tas, ka viņi ieteica, kur doties tālāk. Kāds tur, es biju aizbraucis vienkārši šopingā, un tad tikai prasīja vecākiem, lai ieskaita vēl naudu. Bet viņi to savu mērķi tajā pilsētā īstenoja, viens par otru tur parūpējās. Bet jā, manā prātā, mēs esam pilnīgi citā valstī. Jā. Es tā kā esmu atbildīga par viņiem, man ļoti grūti palaist viņus. Tas ir par tiem savējiem. Par šo. Ko tev tas nozīmē palaist un atdot viņiem tā pilnībā uzticēties, ka viņi man nepiečakarēs, jo tāds, ja kaut kas notiks, es būšu atbildīga, bet tajā pašā laikā man ir arī jāuzticās viņiem un jāpalaiž viņi. Man līdzi bija apbrauks viena skolēna mamma, kur viņi tikai vienu vakaru mēģināja norauties un iziet ārpus viesnīcas turpat, bet par nelēmi tā skolēna mamma tieši sēdēja kafejnīcā pirmā stāva un es varēju viņam skurēni, jūs visi sataisījāt. Bet arī tos noteikumus pārkāpt, viņi visi kopā kā grupa, ka viņi nepazaudēja nevienu. Par to es esmu priecīga. Protams, ka viņi dabūja mizā. Bet tā, ka es atslābu tajā brīdī, kad mēs bijām atpakaļ tajā lidmašīnā. Visi. Bet man liekas, ka man bija lielākais izaicinājums tiešām paļauties, ka viss būs kārtībā un ka es drīkstu iedot sev atļauju uzticēties viņiem. Tas ir baigi grūti. Tas ir arī, tiešām arī, es arī ļoti mācos šo darīt, jo tomēr ir liela atšķirības starp pirmklasniekiem un sestklasniekiem, kas tagad ir, un īstenībā man vakardien bija tāda ļoti forša pieredze par kaut ko es biju aizmirsus, kas klasē bija kopīgi jāizdara, bet viņi atcerējās. Mums ir šobrīd akcija, ka ir jāizrotā durvis Valentīna dienas tematikā, un es viņiem pirms nedēļas teicu, kurš sataisīs sirsniņas, kurš sagriezīs mājās sirsniņas, lai mēs varam izdekorēt, un tur daži skolēni pacēla rokas, un ir pienākusi nākamā nedēļa, nākamā klases stunda, kad mums tas būtu jādara. Un es atceros, pareizi. Un es viņiem pa nedēļas vidu neesmu atgādinājusi. Un es jau pilnībā esmu pieņēmusi, ka mēs pirmdien no rīta kaut kā sarunāsim un rotāsim tās durvis. Un sāks klases stunda, un skolēni, kur pieteicās, viņi izvelk tās sirsniņas ārā no somas bez atgādinājuma. Un tad mēs vakardien varējām dekorēt durvis, un mums bija tāda Mammas priekš. Labi, ka tu aizmirsi. Kā bērni izdarīja. Es gribu atvilkt atpakaļ uz to, ko Dats stāstīja par Berlīnas pieredzi. Man bija tas pats Tallinā. Tas interesantais mirklis, tas, ka mēs kā saplānojam to kopīgo aktivitāti un tā, bet var just to, ka viņiem ir kaut kāds mirklis, ka viņi, kā mēs gribētu pastaigāties paši, jo mēs nevaram visi 15 skolēni atrast vienu interesējušu lietu. Mēs bijām kaut kādā muzejā, mēs bijām uz vecpilsētu pastaigāties, mēs bijām uz kaut kādām konkrētām vietām, bet bija tās laiks, viņi saka, ko mēs gribam tagad atsevišķi. Un man bija, tieši tā, kā tu saki, it kā tu saproti, kas ir sliktākais. Ja viņi iet divatā vai trietā, viņi, pēc būtības tur būtu jābūt droši. Labi, tur var, protams, viņi savārīt ziebas, un es esmu tas atbildīgais. Bet vienkārši skatoties viņam acīs, saprot, ka viņi vienkārši vēlas šo piedzīvojumu, ka viņi aizies. Tagad mēs esam vieni paši, 3, 4 grupiņā staigājamies pa Tallinu. Un tik tiešām tas, ko tu saki, tu tikai sagaidi apakaļ, viņi ir visi, un nemaz nebija tik traki, jo tad ir tāds atslāvums. Un galvenokārt tas bija tā, ka viņi ļoti labi organizējās, ļoti labi. Tagad jau nav tā, ka, tev ar karti jāsteigā, tu ieraksti tā kā adresi, kur tev jānāk apakaļ, un tev Google aizved, nav par to problēmu. Bet, tas mirklis, ka tu tā kā atļauj to, ir ritīgi baisa sajūta, jo tu saproti, ka uz papīra tu esi pavisam atbildīgs par to, un ja tur ir slikti, tad tev ir ritīgi slikti. Neskatoties uz to, kas, protams, pats būtiskākais ir tas, vai ar viņiem tiešām nekas nenotiek slikti, nerunājot par tām sekām, kas būtu mani, bet
Bet vienkārši kaut vai tas mirklis, kad tu tā atdod, tu pieņem, ka viņi to izdarīs kaut kā, un tu tā pakalkulē. Ikdienā viņi nedemonstrē varbūt tās prasmes tā. Jā, nav iespēja redzēt. Tu nevari, tev sajūt, ka tu nevari uzticēties, jo es nezinu, vai tu māki izmantot telefonā Google. Es redzēju, ka spēlē spēlītes, bet vai tu, ok. Un tajā mirklī, kad tu tā kā palaidi, tu viņš atnāk apakaļ, tu nākamajā reizē tā, ok, jā, jūs varat, bet mums ir vienošanās tikos. Jā. Un kas ir interesanti, ja vēl skolā viņi tur, nezinu, kaut kur tur stundas sākums, mēs tur kavējam nekas, tad, kad mēs esam sarunājuši, viņiem konkrēti saka, šī ir jūsu iespēja, piečukarēsiet, vairs nedošu iespēju. Un tad viņiem nosaka laika, kad jābūt apakaļ, un viņi ir apakaļ. Un viņi saka, vai arī, ja viņi kavē, viņi zvana, saka, mēs skrienam. Mēs zinām, ka mēs kavējam, mēs skrienam. Un tā ir tāda, ka viņi respektē, jo viņi saprot, ka tā ir uz viņu pleciem atbildība, un viņi ciena to, ka tu esi viņiem devis to atļauju. Tā ir tāda. Jā, jums ir tā pieredze ar tādiem lielajām atbildībām, jo lielāk skolēni. Bet es domāju arī par pēdējā laika piemērs, kur skolēns kaut kā varbūt pārkāpjot arī nedaudz noteikumus, ir skrējis pa gaiteni un sienā ir caurums, un ka skolēns aiziet un pats piesakās un pasaka. Jā, mēs šo te piedzīvojam, tas bija fantastiski. Jā, paldies, ka tu atgādināji. Jā, skolēns, kurš it kā katru reizi skrienot un ar pleciņu iemēģinot to sienu, bet šoreiz ir plaisa. Padevās. Siena ir beidzot sasniegusi to. Stresa lūzums ir. Un jā, ka skolēns pats, es ejot, kas bija forši, ka es gāju uz domnīcu un tur viņš sēž kopā ar draugiem, bet viņš ieraug mani un fiks piecējās kājas un man tev jāatzīstās. Un tur draugi blakus ir, man liekas, ka tas vispār bija tāds wow. Tev tur blakus sēž, tu esi tāds stilīgais čalis, tev blakus sēž draugi un tu esi spējīgs atzīties. Jā, un viņš izstāsta, kas notika, un viņš saka, un kas man tagad būs, vēstule vai kā? Mēs, protams, to nokārtojām, kā sanāk, mūsu negatīvā seku sistēma ir vēstule, jo ir sabojāta skolas siena, bet es viņam iedevu arī pateicību par to. Un šeit sanāk, viņš dabūja negatīvo un pozitīvo seku sistēmu piedzīvot, tāpēc, ka to pateicību viņš dabūja par to, ka viņš uzņēmās atbildību un bija drosmīgs atnāk pats izstāstīt. Un es vēl mammai nosūtīju, ka es ļoti lepojos. Un mamma ļoti pārsteigta bija, ka es viņai sūtu, ka izsita cienā caurumu, bet vispār es viņam iedevu pateicību un ļoti lepojos par viņu. Un tad mammai arī bija tāds patīkams pārsteigums. Jā, viņš tieši to vēstuli bija rakstīt, kad bija angļu valodas stunda un viņš ienāca tik apstulbis klasē. Man bija jāraksta vēstuli, bet es arī dabūju pateicību. Jā, man liekas, ka tas arī ir, ka viņi piedzīvo to, ka, ja tu uzņemies atbildību par to savu rīcību un ka tam nevienmēr ir negatīvas sekas, tur apkārtēji novērtē arī to, ka tu spēj būt atbildīgs patiesībā. Man liekas, ka iespējams, ja viņš ar šo aizies un turpinās savu dzīvi un būs atbildīgs visos citos procesos, tad mēs esam izdarījuši vairāk, kā mēs vispār varējām skolā izdarīt. Un strunts par matemātiku, latviešu valodu un vēl kaut ko to. Es konkrēto favoru zinu, ka tur viss ir kārtībā, bet ja mēs esam šādu pieredzi viņam iedevuši, tad man liekas, ka es nezinu, ko mēs vēl vairāk varējām izdarīt. Jā. Es negribu aizvilkt tālāk šo jautājumu, bet es baidos, ka man nebūs tā iespēja piedalīties ar viņiem fantastisku pieredzi un tagad min par šo atbildības uzņemšanos par šo pārkāpumu vai gadījumu. Un man ir vienkārši, es nezinu, kāpēc, bet veidojās tāda ļoti fantastiska pieredze ar, es nezinu, kāpēc, bet es nezinu, no kurienes man nāca tā doma, ka tā vajadzētu, ka tā būtu pareizāk. Man ir pieredze diviem manas klases skolēniem, pilnīgi atsevišķos laika posmos un gadījumi bišķi citādāki. Bet, puiši, respektīvi, labi, pirmo gadījumu nestāstīšu, otrais gadījums bija tas spilgtākais, kur mēs esam ekskursijā, mēs pavadām laiku kopā, viņiem ir kaut kādas aktivitātes, un ir pavasars, un mēs esam ogru zilojos kalnos, un viss beig jauki, visiem viss forši. Un ir tagad aktivitāte, ka viņiem tur bija aktīvi jākustās, un Džekam izkrīt no kabatas veips ārā. Un tajā mirklī visa klase redz, viņš zina, ka es redzu, un viņš tā, ej tu nost. Un viņš tā, kāpēc tu man teici, ka kabatā jāliek kaut kādam klasavietam vēl pārmēr? Viņš tā, es saku, labi, tad šupu, es ielieku viņu savā somā, es saku, turpinam aktivitāti. Viņam jau pirmais tāds, kāpēc tu man tagad nebļauj virsū un nesaku, nepārmet man par kaut kādām lietām. Es saku, turpinam aktivitāti, daram.
Un viņš tā kā var just, ka viņam iekšā ir kaut kāds stress, bet viņš tā, nu labi, jāturpinam. Un viņš tā ļoti apņēmīgi viss darbojas. Un mēs pēc tam turpinām pārgājienu, mēs ejam tālāk, es pieeju pie viņa, saku, zini ko, pavisam vienkārši. Es tev šobrīd neko nepārmetu, jo divas lietas. Es saprotu vienu to, ka tev iekšā tas man nav svarīgi, kāpēc tev ir veips. Es saprotu, ka tas, nav runa par kaut kādu atkarību vai kaut kādā, ir runa par dziļāku problēmu. Es zinu, ka tev kaut kas nav kā vajag, un tāpēc tev ir kaut kas ar ko tu mēģini aizlāpīt to caurumu. Un tas ir viens, un tad runājot par atbildību, es viņam saku, bet zini kā, es tagad nerakstīšu tavai mammai. Es neteikšu neko tavai mammai, veiks palikt pie manis, to es tev nedodu, bet es neko neteikšu tavai mammai, tu pateiksi savai mammai. Noteikti laika periodu. Jā, un es saku tev, es ne tikai iedevu, viņam prasu, cik tev vajag laiku, jo saņemties vajag, jo tev vajag dūšu, tā kā, zini, ko aiziet apsēst, nosēdināt vecākus mājās un klausies, man bija tāda situācija. Un es viņam prasu, viņš saka, nedēļu, divas, es saku, zini kā, es tev dodu 2 nedēļas. Pēc 2 nedēļām gan es pats rakstīšu. Tad es došu mammai ziņu, un man šķiet, ka tas būs nesmukāk. Ja tu pats izdarīsi, tad tev ir iespēja izdomāt, kā tu to izdarīsi, tev vajag laiku saņemties, es saprotu, bet tu šo nokomunicē savai mammai. Un tā pārbaudīšana sistēma saka, tavai mammai vienkārši jāuzrakst. Man nevajag neko vairāk kā uzrakst, ka tava mamma uzrakst, kad saruna ir notikusi, ka mēs runājam par to visu. Viss kārtībā. Un es sapratīšu, ka tad viss ir nokārtots. Un nekas no skolas sekas sistēmas, es viņam nedevu nekādas vēstules, neko. Tāpēc, ka pirmkārt, tas atkal tas ticības lēciens, ka es uzticos, ka tu to izdarīsi. Un es atdodu to atbildību visu tavās rokās. Man pašam, es saprotu, ka es joprojām saglabāju to iespēju atkāpties un pateikt viņu vecākiem pats, bet es tev dodu laiku, ka tu to izdari. Un laiks iet. Un es viņu satieku skolā, es saku, klausies, neesmu dzirdējis no tavas mammas neko, bet, es saprotu, tava laiks ir, ja, bet laiks lēnām iztek. Es nevarēju, man bija viņa ārzemēs, ko tur. Ok, bet tik līdz ir apakaļ, tev ir jārunā, jo tev ir jāuzņemas atbildība par to. Un pienāk vienā vakarā, piekdienas vakarā pienāk vēl ziņa, mums bija saruna, mēs esam izrunājuši, es saku, super, ļoti labi, un ko es varu just, gan pats skolēns, viņš pēc tam ar mani runāja, viņš saka, drausmīgi pieredze, nepatika. Un es saku, tas būtu tā kā 10 reizes mazāk vērtīgi, ja es būtu vienkārši uzrakstījis viņu vecākiem, vecāki būtu sagaidījuši mājās, pateikuši, kas pa sviestu, viņi būtu izbļaujušies un viss, bet viņam bija jāiziet cauri tam draņķim, ka viņam ir jāatzīstās par kaut ko, kas viņš saprot, ka ir tīzli. Un viņš atzina, ka tā bija drausmīga pieredze, bet tas, manuprāt, iespiedās ritīgi dziļi. Un savukārt vecāki arī to novērtē, ka tā pieeja bija caur turienu. Un tāpēc te ir runa par to atbildības uzņemšanos, ka šajā meklī es redzu, tu varēsi paņemt to atbildību uz sevi, un tev to vajag. Viņam, lai tu attīstītos, tev vajag to milzīgo slodzi. Un tas rītīgi, tas arī, un patiesībā, jā, es domāju, ja es būtu uzrakstījis vecākiem, viņam būtu varbūt kaut kāda pretstība turpmākā nākotnē, vai ne, kaut kāds tāds spurēnums pret mani, ka, aizstulbēs skolotājs visu man veipošanas atšakarēja vai ko. Bet šajā meklē var just, ka viņam ir cieņa pret mani lielāka, mums savstarpējās attiecības uzlabojās, jo viņš saprat to, ka es uzticos viņam. Tas ir tā kā sirdī tāds, jā, šis bija arī pareizs ceļš, un tas ir par atbildības atdošanu skolēnu pleciem. Jā, šeit man liekas, ka Kārlis tagad aktualizē to vienu svarīgo lietu, ko mēs reizēm, mums ir savu noteikumu sistēma, bet mēs reizēm viņu nelīdz galam iedarbinam. Tieši tā iemesla dēļ, ka mēs jūtam, te būtu tūlīt jāiestājas sekām, jums jau bija vēl gadījumi ar veipošanu un smēķēšanu, bet tu neiedarbini to gala sekas, tu neizsauc policiju, neuzvani uzreiz vecākiem, lai nepazaudētu tā bērnu uzticēšanos.
Jo ir ļoti viegli uzreiz tur nostučīt tam, kad tur viņš smēķē, bet tu pazaudē to kontaktu. To nevar atjaunot, tas, ko Kārlis saka par to cieņu. Bet mūsu mērķis jau ir saglabāt to iespēju ar viņu runāt un palīdzēt un atbalstīt un saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc viņš vispār to dara. Tur ir dziļāki jautājumi, un tad reizēm ir, ka citi skolēni jautā, bet kāpēc tad viņš nedabūja vēstuli, kāpēc viņam netika iedarbināta negatīvo seku sistēmu, un arī par uzvedību mums tā ir bijis, ka bērni, ir burtiski sasniegts slieksnis, ka būtu jāizmet no skolas, bet mēs to neizdaram, un tad ir svarīgi runāt arī ar tiem pārējiem, jo mēs panācām būtiskas izmaiņas tā bērna dzīvē. Viņš tagad dzīvo varbūt pie cita vecāka, jo iepriekš ģimene ir šķīrusies, un mēs esam pamanījuši, ka viņa dzīvē ir ļoti liels pozitīvs pārmaiņas notiek. Un ja mēs šajā brīdī vēl viņu izmetīsim no skolas, tad mēs būtībā sagraujam visus, ko mēs gājām. Reizēm ir vienkārši nākas atzīt to, ka mēs tos noteikumus šajā brīdī atstāsim malā, mēs neievērosim viņus, bet te pašā laikā ir būtiski pastāstīt tiem pārējiem bērniem, kāpēc nebija, jo viņiem ir ļoti liela netaisnīguma sajūta, kāpēc tad viņi neizslēdz, jo citu taču izslēdz. Jā, šeit ir būtiski ļoti individuāli katru to gadījumu apskatīties, un tajā brīdī tas tiešām tas bērns kaut kā, to nevar izstāstīt, kas ir tā pa sajūta, kas pēc tam kādas tās attiecības veidojās. Viņi uzticās, viņi sāk mācīties, viņam tik daudz pozitīvu lietu notiek, bet, pieaugušā prātā ir grūti pašam, tā kā es tagad neievērošu tos noteikumus, bet izsvērt, kas būs tas lielāks ieguvums no tā, ka es vienus tagad vienkārši nosodīšu, izdarīšu vienkāršāko izvēli, vai es cīnīšos un pieņemšu lēmumu, kas iespējams viņa dzīvi mainīs. Tas, ko es dzirdēju, ka jums ir pamatojums. Tas nav vienkārši, es atliku noteikumu izpildi, likumu izpildi, un jums ir pamatojums un diezgan būtisks. Bet tas, ko es arī dzirdēju, ka ir jāizskaidro citiem, lai nebūtu sajūta, ka viņu nesodīja vai atļāvās nedarīt. Jā, lai nav tā netaisnīguma sajūta, kāpēc tad šajā gadījumā nē. Viņi tāpat tām ir daļa bērni, kas to nesapratīs uzreiz, bet pēc tam kaut kādā brīdī, jo es pirms tam minēju to piemēru ar 5. klasi, es izgāju ārā, viņi bija nosaukši tās lietas, un viņi atkal bija sākuši ņemties, un tad viens no bērniem bija pateicis, vai es neatcerties, ka jums Dācis teica pirms mirkļa. Un viņi bija visi noregulējuši atkal paši. Un jo viņiem jāuzņemās pašiem tā iespēja, ka viņi ir tie, kas var ietekmēt, pateikt otram, hei, bet kur tu mazliet klusāk vari darboties, vai viņi īstenībā ļoti labi paši regulēs, tikai pieaugušu uzdevums ir iedot viņiem tos rīkus, kā to darīt. Man liekas, es gribētu ienest mazliet sarunā to jautājumu par vecākiem arī, kad vecāki bieži vien baidās mājās būt stingri, konsekventi, un tas nenozīmē, ka tu esi cietsirdīgs vai ļauns pret savu bērnu. Bet tas, kas mums skolā ļoti noderētu, ka arī mājās tie noteikumi tiek ievēroti, un tas nav tāds. Man vienmēr nāk prātā tas tā kā, bet ko es savam zaičikam varu darīt, ka viņš tur mājās tur ņemās? Šis bija mans jautājums. Īstenībā, vai kaut kas tagad šobrīd ir mainījies? Ja, piemēram, jūs esat bijuši jauni, ja jums arī ir bijuši vecāki. Un tu gribi pateikt, ka mēs varam Nē, respektīvi, vai kaut kas šobrīd ir mainījies vecāku, kā viņi uztver savus pienākumus un kā skolotājs to darbu dara? Vai tas ir mainījies ar laiku? Ir pagājis kāds laiks, kopš jūs skolā paši vairs neiet? Ir, man liekas, ka vecākam šeit, ka viņi nodarīs pāri, ja būs stingras robežas, un viņi aizmirst to, manuprāt, jau visos pieejamos materiālos par to, kā bērnus audzināt, ir par tām robežām, un kāpēc tās robežas vajadzīgas, lai tās būtu droša vide, kurā es drīkstu darboties. Kā vilciņš griezties, bet atsisties pret kaut ko, kas mani aptur un kur es esmu drošībā. Man patīk mums jau bijušās kolēģis teiciens, ka mīlestībai ar stingrām robežām jābūt. Tā ir tā drošā vide, kur bērns var augt, droši attīstīties. Un, liekas, ja vecāki baidās tā kā būt prasīgi, nezinu, nebūs īstais, konsekventi arī, jā. Kad man, kaut vai tev ir 3 pienākumi, kuri tev tiešām ir jāizdara, nevis tā, ka, šoreiz neizdara, šoreiz neizdara, un vienmēr jau tu atrod to veidu, tad kāpēc skolā man ievērot noteikumus, kas arī var neizdarīt? Vai nav gadījumā tā, ka līdz ar to skolā jādara vairāk? Ja vecāki dara mazāk, vai skola dara vairāk, kā jums šķiet? Man šķiet, ka tur sanāk, tad, kad mēs ejam pretrunā, atkal pirms mirkļa, ko mēs runājam, ka tas bērns ir pa vidu, skola prasa noteikumus, un viņš tā kā nesaprot, kāpēc tie noteikumi. Jo mājās man tādu nav. Un tad rodas tā pretruna, tad, kur ir svarīgi noteikumi un kur nav. Kur ir tā vide, tad, kurā es ievēroju, kurā neievēroju. Jā, es piekrītu. Tu gribēji teikt? Kad nerunāju. Es piekrītu tam, ko Dācis teica, ka mūsdienās, manuprāt, ir tā problēma ar to, ka pārāk daudz tādas sniegpārsliņas tiek audzināts, un fakts, ka vienkārši tas, kad pietrūks
to noteikumu un tā stingrība mājās, un tas par to mīlestību, kurā ir tā stingrās robežas, tas ir visbūtiskākais, jo bērns bez robežām ir apjuts un bailīgs. Viņš patiesībā dzīvo vislielākajā stresā, ja viņam nav robežas un noteikumu. Tāpēc, ka tu vari darīt jebko, un ja katrs var darīt jebko, tad tu esi ritīgi bīstamā vidē. Tādā ziņā, ja tev nav nekāda noteikuma, tad tev nav nekādas drošības. Un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka vecāki uzliktu lielu, nav runa, ir arī mums ir bijuši gadījumi, kur ir apsēsti, manuprāt, vecāki, kas ir tādi tiešām, kad šķiet, tiešām tas ir, tā kā veselīgi tam bērnam, kaut kādas, kur ir dzirdēt, tādi, manuprāt, jau diezgan vēsturiski piemēri, kā bērnu audzināt, ne? Manuprāt, ir progresējis tas, kā būtu jāaudzina bērni, bet vienlaicīgi ir kaut kur. Un visticamāk tas tā, kā, manuprāt, jebkur citu dzīves situācijā, tad vecākiem kaut kur dziļi sirdī ir pašiem kaut kādi nepiepildītas vajadzības, neapmierinātas vajadzības un kaut kādi pārdzīvojumi no bērnības, tāpēc es jau savam bērniem gribu vislabāko. Bet tajā mirklī, ja tu viņam neiedod noteikumus, viņš ir, tas nav labākais, ko tu vari izdarīt. Tu vari tikai to viņam skādēt. Jo kaut kādā mirklī mums ir jebkuram cilvēkam dzīvē nāks saskarties lietām, ko viņš negrib darīt. Nāks saskarties ar lietām, kas ir jādara tāpēc, ka jādara. Lai arī cik ir liela brīvdomātāja un lai arī cik būtu liels tāds, hipija gājiena, tev joprojām ir jāsaglabā tas, ka tev ir robežas, tev ir jābūt kur, Un tajā skaitā tas ritīgi labi pārnesās uz skolu, un tad tā sadarbība ir daudz jēdzīgāka, ja skolā tavs bērns ir pārkāpis noteikums tik tālu, ka skolotājs vienkārši, tev ir tādas saras sekas, un vecāki pēc tam atbild ar tekstu, ka super, to viņam vajadzēja, tās sekas. Tas ir ritīgi, tad skaidrs, ka vecāki ir, domā līdzi, ko viņi dara, jo viņi var labi, tur, pavisam mazam bērniņam, viņš jau kļūdās, viņš nesaprot lietas un tā tālāk. Bet tad, kad viņam jau sāk apziņa parādīties, tu jau viņam nosprodi robežu. Un tad, ja mēs turpinam atlaist tās robežas vēl aizvien ilgākā vecumā, manuprāt, pēc tam, labi, pienāks 18, 19, 20 gadu, un tad tu redzēsi, ka otrs bērns bez robežām dara. Viņš visticamāk taisīs tādus Bet pat ātrāk, jo mēs esam redzējuši, kā bērni fiziski sit savus vecākus garderobē ģērbjoties, un tāpēc, ka negrib iet mājās, bet ko viņi dara, un nevis saka, es negribu iet mājās, es gribēju paspēlēties ar draugu, bet viņi vienkārši uzvetē to vecāku. Un tad tās vecāks piedzīvo tādu pamatīgu kaunu, un mēs neizpratnējām, jo tajā brīdī, kad vecāks ir klāt pie bērna, tad mēs atkāpjamies no skolas telpās arī tajā brīdī. Jo mēs nevaram, mēs neaudzinām vecāku, mēs stundā atbildam par bērnu. Jā, man liekas arī tomēr ir vairākas tās vecāku kategorijas un to, kāda ir viņu attieksme kaut kādās audzināšanas jautājumos. Un tāpēc jau arī, domājot konkrēti par mūsu skolu, tāpēc viņi izvēlas pārsvarā mūsu skolu, tāpēc, ka tās vērtības tomēr sakrīt. Bet, protams, ir šie izņēmumi gadījumi. Man arī nāk prātā tas, ko mēs ik pa laikam, ko mums nāks pārunāt par to, ka vecāks noreaģē uz kaut kādu problēma situācija, ka iespējams bērns stāst, problēma situācija, kur iespējams nemaz nav problēma situācija. Ja bērnam mājās prasa, kā tev pa dienu gāja, un tad viņš tur stāsta, kā viņam gāja, un vecāks tā īpaši nereaģē, bet pēkšņi pasaka, un tad notika tur, kaut kāda konflikta situācija, un vecāks reiz pievēršās tā, kas tur bija, un tā kā mēs redzam bieži vien šīs reakcijas, ka tas bērns ir vēlējies uzmanību no vecāka, viņš to uzmanību ir saņēmis ar to, ka viņš ir izstāstījis kaut ikdienas situācija, caur savu kaut kādu prizmu, un vecāks īstenībā neredz to kopējo bildi, bet tad ir iespējams arī kaut kāda uzbrukuma reakcija no vecāka skolotājiem vai skolai, kāpēc tā notiek. Ko jūs ieteiktu vecākiem šajā situācijā? Šajā gadā mums, es atbildēšu to jautājumu, ko mēs ieteiktu. Šajā mācību gadā izteikti ir tas, ka vecāki uzklausa bērna versiju un aiziet močīs skolotāju. Kas tur notiek? Vienmēr taču ir divas iesaistītās puses. Noskaidrojam vienu, otru, un tad mēģinām saprast, kas notika. Bet šobrīd par patiesību tiek pieņemts tas, ko bērns mājās pastāsta, un tas pilnīgi reizēm nesakrīt ar realitāti. Un skolotājs saņem pārmetumiem pilnu vēstuli, kas atkal prasa no skolotāja papildus resursu. Skolotājs emocionāli tiek izsits un sāk domāt, kur tad bija tā situācija, kur es kaut ko izdarīju ne tā.
ka svarīgi ir, ka noskaidrojam visu iesaistīto pušu viedokli par to, kas notika, un tad pieņemam lēmumu. Jo tā, ka skolotājs uzraksta, tad, jā, bet neviens neatvainojās, diemžēl. Nav tā, mēs neesam piedzīvojuši to. Neviens. Okay. Tāpēc, ka ļoti grūti atzīt to, ka es aizmirstu patiesībā paprasīt skolotājiem, kas notika. Un es nezinu, kāpēc tieši šajā mācību gadā tas ir aktualizējis, bet es esmu dzirdējis ļoti daudz piemērus no skolotājiem. Un e-klasē tiek, tu saņem vēstuli, ka tev vienkārši nolēja ar visu, ka tu jau tur vispār esi galīgi garām skolotājs, jo tu rekur nemācēji atrisināt situāciju. Bet patiesībā tā situācija ir bijusi tiešām pat mazākā ikdienišķa. Un vienkārši visticamāk tas mirklis, kad bērns pastāsta šo te mājās, manuprāt, psiholoģija arī ir kaut kāda tā ideja par to, ka tev jau ja tev ir kaut kāds notikums, un tu izjūti to, ka kāds ir ieinteresēts tajā notikumā, un viņš tev piedāvā versijas, kas var vēl notikt, tev veidojas viltus atmiņas. Un tad bērns var sākt stāstīt lietas, kas pat nenotika, un fakts, ka vienkārši šis bērns ir beidzot viņu kāds uzklaus mājās, manuprāt, tā ir viena no lielākajām problēmām, manuprāt, mūsdienās, kad vecāki tik ļoti aizņemti ar savu dzīvi, ka aizmirst, ka, tā kaut kāda cilvēciskā saruna ar bērnu, ne visos gadījumos, bet ir, manuprāt, ļoti daudz gadījumu, kur ģimenēs ir problēmas to, ka tev nav mājās normāls sarunas ar bērnu, un tad beidzot ir, tev ir konflikta situācija. Pirmkārt, tu kā vecāks jūties, es beidzot kaut ko risinu, es beidzot ieklausos savā bērnā, tagad tu super, es esmu super vecāks, un savukārt bērns izjūt to, beidzot manī kāds klausās, tāpēc es spiedīšu, šī ir tā lieta, kur uzķērās, un pat varbūt viens ir šī situācija atrisinās, sāk bērns izjust, nezinu, tagad jau tādu, varbūt vairāk tādu iztēlot situāciju, bet bērns sāk izjust to ka atkal vecākam manis neinteresēja. Bija atkal skolā kaut kas tāds, un atkal nākamā problēma tiek uzcelt vienkārši tikai tāpēc, ka beidzot mani sadzird un redz mani kā cilvēku arī mājās. Un es nedomāju, ka tajās ģimenēs, kur ar bērnu konstanti ir normāls ikdienas attiecības, sarunas un tā tālāk, ka tur rodās tās problēmas. Tās parasti, manuprāt, rodas tajos brīžos, ka vecāks nav bijis iesaistīts bērnu audzināšanā pietiekami vai ieinteresēts bērnu ikdienā līdz tam. Un tad, kad pienāk šis mirklis un bērns noķer to, ka manī klausās, tad aiziet tādā. Bet, mēs jau esam piedzīvojuši arī gadījumus, kad, ja ir kaut kāda izveidojusies konflikta situācija starp diviem bērniem, kas varbūt ir atkārtojusies 2 reizes vai 3, un tad pirmais jautājums, ko mamma saka, tev viņš sita šodien, viņš tev kaut ko sliktu teica šodien, un tas ir pirmais jautājums, ko uzdod. Liek iekšā vēl to domu, ka tā varēja būt. Tas arī ir tas, ko, ja tā situācija ir radusies, ir mierīgi izrunāt un neradīt to spiedienu par to, ka viņam tagad būs tūlīt atskaita jāsniedz iekāpjot mašīnā, ka man tur jānīc 3 reizes šodien iesit, tas tur man nosauc par lohu, un tā tālāk. Un viņš sāk arī piefiksēt lietas, kas pat īsti nav, varbūt pat arī viņas nav tādas, viņš vienkārši interpretē, zin kā patiesībā šis bija sitiens man. Ir tie skolēni, kas tā arī uzvelkās iekšā, skolas vidē pat, ka tāda, viņas nevar saukt par tādiem čīkstīgiem, bet viņi ir tā, viņš atkal izdarīja to, come on, tā kā, ja tu paskaties tā racionāli uz to situāciju, viņš gāja garām, viņam soma aizķērās, un viņš varbūt paklupa un krita tev virsū, viņš to patiesībā negribēja uzlikt un iesist, ne? Tā bija citādāka situācija, bet viņš interpretēja pa savam tikai tāpēc, ka viņš sajūt to uzmanību. Un ko jūs ieteiktu vecākiem? Iedodat pāris padomus. Tagad es jums lūdzu padomus, iedodat pāris padomus. Vienkārši vecākiem zinot šo, ka iespējams, ka bērni visvairāk sagaida to bieži vien saņem to reakciju par kaut kādām problēmu situācijām, pašiem piedomāt pie tā, ka reaģēt uz to pozitīvo, ko bērns pastāsta, kaut kā vairāk izrādīt tās emocijas vai ieinteresētību, uzdot papildu jautājumus. Un arī šis jautājums, kā tev šodien gāja, parasti ir vai 2 atbildes, vai normāli, vai ja ir kaut kas pēdējais noticis, kaut kas tur pagalmā, piemēram, tad tas ir tas, ko es stāstīšu, man gāja slikti, jo tas man tur un tas definē tavu dienu, Jā, un tad varbūt tās pievērsties vairāk tādiem konkrētiem jautājumiem. Ko tu šodien jaunu iemācījies, kas tev šodien sagādāja prieku, kas bija tavs lielākais izaicinājums? Jā, ar ko tu kopā pavadīji laiku. Jā, vairāk uz tādiem konkrētiem jautājumiem pārēt. Un iespējams bērnam arī no sākuma, jo bērni pieraduši dot šīs atbildes normāli, labi. Tā. No sākuma būs, ko tu prasa. Bet es domāju, ka jo vairāk tas ievieš kā rituāls ar šiem konkrētiem jautājumiem, jo bērns tiešām arī biežāk sāk stāstīt, iedziļināties vairāk tajā un piedomāt. Piefiksēt. Un tajā mirklī tu ar to sarunu tu arī veicini arī tajā, kad tu patiesībā, ja arī ir konflikta situācija, tu redzi
ka tā bija varbūt mazs procents no dienas, un patiesībā lielā mērā diena bija laba un forša, un tad tu arī, tas patiesībā iet vēl dziļāk, manuprāt, ka tālāk tas bērns vairāk sāk domāt par tām labajām lietām, kas viņam notika, un tad viņš arī fokusēs. Un tas ir tā, kā ir mums arī pašiem, manuprāt, katram personīgi, vai mēs skatāmies uz negatīvo, un viss bija draņķis, lai gan tikai viena lieta notika draņķīgi, un pārējais bija ļoti labi, arī mēs fokusējamies to pozitīvo, un tad mēs dzīvojam smaidīgāk un labāk cilvēku. Un, ja bērnam tu jau es tev redzu smaidu, tātad tas nozīmē, ka tu... Es redzu. Nu, labi, jā. Okay. Nē, vienkārši, ja mēs jau no pašas mazotnes viņam visu laiku tikai, kas tev notika, un tā, viņš izauga par tādu, nevarētu teikt ņērgu, bet vienkārši viss dzīvē ir slikti, man nekas nepatīk, vispārējie vainīgi un tā tālāk. Un tad, vai tas ir tas, ko mēs gribam bērnam nākotnē, diez vai? Šis bija vēl viens turpinājums šim jautājumam. Kā tas, kas notiek tagad sabiedrībā, ietekmē bērnus skolā? Respektīvi, kas ir kultūrā, masmēdījos, tā informācija, ko viņi saņem, kā jums šķiet ietekmē? Viņus ietekmē tas, kas notiek Fortnite un Robloxā. Okay. Viņus neietekmē tas, kas notiek masmēdījos. Tā ir tava pieredze, mazliet. Sociālajos mēdījos, piemēram, TikTokā kaut kas, ko viņi redz kaut kādi izaicinājumi, kas ir saistīti ar arī reizēm ar skolas dzīvi, kas viņiem ir it kā stundas laikā tur jāizdara vai jāizdara skolotāja klātbūtnē, reizēm tas arī parādās. Jā, man brāļdēls bija nofilmējis, viņa klasbiedrs nofilmējis, ka viņš uzkāpa uz galdu un nobļājās kaut kā, baka apsēžās, un es nesaprotu, viņam prasīja, kur tas, kas tur vispār bija. Tu nesaproti? Es nesaprotu tiešām, un pēc tam man mūsu IT kolēģis pastāstīja, ka tas jau sen tāds trends esot, bet mums tā neviens neturas. Tu vēl nezini. Izklausās pēc kaut kādas bandu iniciācijas. Bet man šķiet, ja tas tā viešpusēji mēs varam iesmiet, bet ja tā dziļāk, tad mēs jau pieminējām tādu lietu kā vecāku šķiršanos. Bet man tā šķiet tāda ļoti sāpīga tēma, jo es redzu, cik ļoti tā tiešā veidā ietekmē jaunieši, jo mums ir pēdējos 2-3 gadus, mēs smējamies, ir klases nakts skolā, un tad mums ir tāds laiks, aptuveni pēc pusnakts, mēs iznesam kaut kādu mazu gaismu, nometam tur uz zemes, gaitenī, visi sasēžos apkārt tā kā ar ugunskura. Mēs runājam tādas tiešām dziļas sarunas, un tādas tiešām vērtīgas sarunas, un tad pēdējā, kas bija, mums bija tāda, ar jauniešiem, par to, kā viņi reāli dzīvē jūtās, un tik forši, ka, tajā meklī, ka tas noguris, tas sāc atvērties vairāk lietām. Un jaunieši ritīgi atklāti runā par tām lietām, kad viņi vecāki šķirās un jau par šķirtām ģimenēm, un tu jūti to milzīgu atšķirību, kas notiek tad, kad ir bērni no ģimenes, kurā ir abi vecāki, un bērni no ģimenes, kurā ir šķirta. Bet man šķiet ārkārtīgi milzīgs, nevis man šķiet, bet es novēroju milzīgi ietekmi uz bērnu vispār stabilitāti un emocionālo tādu labu sajūtu. Cik ļoti tas ietekmē vecāku šķiršanā, cik ļoti tas salauž viņu, pat ja viņi to neizrāda. Pat ja viņi ikdienā staigā, mums ritīgi viss ir forši, bet tu redzi pat fakts, ka tas bērns ir kaut kur pa gaisu, tu domā, viņam ir kaut kāda hiperaktivitāte, viņam vienkārši uzmanības traucējumi ir un mācīšanās grūtības. Nē, viņš ir galvā par to, kas notiek mājās. Viņš ir tik ļoti sačakarēts ar to visu procesu, un vēl jo vairāk, vēl trakāk, ka vecāki ir pietiekami gļēvi, lai nerunātu ar bērnu par to. Un viņam vispār ir absolūts skaidrs, kāpēc pēkšņi mēs dzīvojam divās atsevišķās mājās, kāpēc mammai pēkšņi ir cits džeks, kāpēc vispār. Reāli, kas notiek? Un nerunā. Visādi nedzīvē var būt. Bet tas, kas man satrauc, ir tā... Man piedod kā. Es turpināšu. Man tik tiešām, jo es esmu dzirdējis, skolēns neraud, bet es varu saprast, ka viņš izrādās tas asars arī ļoti daudz. Un vēl trakāk tam visam pa virsu, kad skolēns, kas ir interesanti tagad, mēs varam runāt par mazajām klasītēm, viņi vienkārši ir apmulsuši, viņi varbūt vēl līdz galam nesaprot, kas notiek. Bet skolēni jau 9. 8. klasē, ka viņi jau runā par to, ka kāds sakars, ka man mamma ar tēti uzliek atbildību uz mani par savu šķiršanās. Okay. Kāpēc mamma aprunā tēti un tētis aprunā mammu, un kāpēc es esmu pa vidu? Un viņi tā kā nav viņu stulbi. Un viņi to, tas viņiem galvā notiek. Man šķiet, man personīgi tas tā kā mēs sarunas sākumā runājam, tie ir manējie, mani bērni, mana audzināmā klase. Man sirds sāp. Zin kā, mums ar Daci ir piemērs, 10 gadu laikā viena ģimene, ko mēs atceramies,
viena, kas vairs nav šeit. Dažas, jā, kur cieņpilni vecāki spēj to Man arī menedžēt. vairāk piemēru. Un zini, kas un tur ir komunikācija. Tas, ko mēs sapratām, labi, to vecāki paši nav teikuši, bet vecāki bija spējīgi sakarīgi izskaidrot, kas notiek, un ļoti turēja rokas pulsa par bērniem. Tāpēc, Tas ir, jā, es ticu, ka ir tāds ģimenes. Bet tās ir mazākumā, diemžēl. Un mūs diezgan bieži jau skolu izmanto kā mediātoru. Es esmu pats saņēmis vēstules, kur raksta tētis, un šito pasaki tai manai bijušai sievai mammai. Viņiem savā starpā, es teicu, ka nē, kad es neesmu nekāds laulību konsultants un nekā tas nav mans pienākums. Viņiem savā starpā ir, es abiem, un vēl ir citreiz, ka saka, nē, tētim vai mammai nedod ziņu. Tā kā nav tā nav man izvēle, kam es dodu, ja bērnam ir vecāki, es abus divus informēju. Tā kā mēs nedrīkstam paļauties tādai provokācijai, ka to neinformē. Un skola patiesībā tiek ievilkta arī kaut vai ar to, ka kurš nāk pakaļ bērnam. Un pēkšņi viņi nav sarunājuši, un beigās, kā atnāca tētis pakaļ, kur mēs bērns aizgāja tēti, viss bija kārtībā, pēkšņi mēs dabūjam, nē, tā nedara. Ko mēs varam zināt par jūsu privāto dzīvi? Manuprāt, tā ir. Mums nav jāzina. Jā. Tā kā kāpēc mums būtu tas, mums ir svarīgākais bērns. Un problēma tajā, ka nereti vecākiem svarīgākie ir viņi paši un viņi atsevišķi. Un tāpēc bērni paliek, kaut kur tur izplūst. Un man tas laikam, ja mēs runājam par atbildībām, šī nav atbildība, kas pienākas bērniem 5., 6., 9., 10., pat 12. jebkurā mirklī. Vecāka attiecības ir vecāka attiecības, viņi ir pieauguši cilvēki, un viņiem ar to būtu jātiek galā, un tajā skaitā, kā jūs runājat, ļoti mediējot to situāciju, sekojot līdzi, arī kā jūtas bērns tajā procesā. Kaut vai ejot uz to, ka tu nodrošini bērnam psihologu, pat ja tu nespēji, ja tavs audzināšana un tava spēja runāt un komunicēt ar bērnu nav, tad vismaz nodrošina viņam kaut kādu palīdzību un atbalstu, kas viņam ļauj sagramot to, kas notiek, jo viņš šajā pasaulē ir bijis 10, 15 gadus, un viņam notiek tik milzīgs ģimene, kas ir bijis līdz šim viņa kodols, sasvārstās un izgāžās. Šajā vecumā viņam ar to nav jātiek galā. Bet redziet, un tajā brīdī, kad tā ģimene nav stabila, ka vienīgā stabilā vērtība un lieta viņa dzīvē ir skola. Jā. Un tad tu par savējo tur ir vairāk rūpi nekā tev vajadzētu. Un tad tā pieķeršanās atkal, lai nav tā, ka tev kā audzinātājiem pieķerās kā tētim. Mazie tik bieži nosauc skolotājs par mammām un tētim. Labi, tur ir cits, bet tieši tas, ka tās attiecības beigās tev kļūst ciešākas nekā tā bērna. Un tur tas mirklis, kas ir ļoti tas riskantais brīdis. Tu tā kā cilvēks, kam rūp tas mazais cilvēks, vienkārši tāpēc, ka 4-5 gadus es viņu pavadījis kopā savā ziņā attiecības veidojot, tev rūp, kas ar viņu notiek. Un tev vienlaicīgi, man jau īpaši kā vīrietim skolotājiem jānolika robeža šeit stop, jo es neesmu tavs tētis, es neesmu tā mamma, mēs esam, tomēr mums ir cita veida attiecības, un jā, tu vari izskatīt savu sirdi, bet nē, es ar tevi nepavadīšu laikā ārpus skolas, nē, es ar tevi, tev es nevaru tev dot to mīlestību, ko dod vecāki. Tā ir, speciāli rezervēta vecāku mīlestība, un bērns, viņš meklē, un viņam vajag to, un viņam vajag to drošību. Un tad tas ir tas mirklis, kurā, jā, tu pirmkārt pieķeries, otrkārt savā ziņā cietsirdīgi pateikt, sorry, es tālāk tev vairs nevaru. Kārlis, šitan es gribu pēdējo šajā kontekstā pajautāt, vai ir bijis bezspēcības sajūta kaut kad, kad jūs kā skolotājs saprotat, varbūt, ka var iedot piemērus par šo? Bija piemērs ar skolēnu, kur vecāki savā starpā, nezinu, viņi dzīvoja, tas šķīrās, tā kā dzīvoja kopā bērnu dēļ, kaut kāds bārtiks bija, un tur bija tik nenormāli daudz palīgā saucienu, un tur bija tik tālu, ka bērns bija lietojis narkotikas, kas viņu noveda līdz slimnīcai, un tas bija, tā bija drausmīga pieredze, un es saprotu, es tev nevaru šajā meklī izglābt, es tev nevaru šajā meklī neko izdarīt, jo mans tas robežu, mans tas ietekmes lokas ir ierobežots. Un tad tas mirklis ir, kad atnāk vecāki, tev ir saruna 4, tu vēl viens skolas darbinieks, 2 vecāki. Un tu ar viņiem sāc runāt par to, ka, hei, fokus ir bērns, pirmkārt, viņam vajag psihologu palīdzību vecāki. Mēs neticam psihologiem, un vēl nesko, un tad ir tēvs saka, nē, davai, māte saka, nē, mums to nevajag. Un vienā mirklī ir tā, ka tas bija vienlaiks komiski un vienlaiks briesmīgi pieredze. Sēž es, vēl viens skolas darbinieks un 2 vecāki, un viņi savā starpā sāka risināt savas laulības problēmas. Mūsu klātbūtnē.
ar tekstu, tu atceries, kas bija vasarā. Tu neatceries. Un tajā brīdī saprotu, ka viņiem ir bardaks, un bērns vispār nav viņa galvenais fokus. Un tu saproti, tev ir ierobežota ietekme, un tad ir bezspēcība. Tu nevari, tu vari rakstīt, un tas, kas interesantākais, tas draņķīgākais, ka pēc tam, kad notiek tās kritiskie mirkļi, kad bērns ir lietojis narkotikas, ka viņš ir nonācis slimnīcā, jo viņš ir kaut kāda pārdozēšana, tādas lietas, ko es neiedomājos, ka līdz tam, ka tā būs, vai no mūsu. Tā kā, kāpēc nedeva ziņu, vai kāpēc ko tur, tu pat nav par to, ka, pat nav tā, ka nedeva ziņu, vienkārši tas interesantais mirklis ir, paņem, to bērns ir nonācis slimnīcā, un ir nākamā ideja, mēs ņemam viņu ārā no skolas. Kur skolas problēma tur bija? Jums bija problēma ārā? Īstenībā sakot, ir bijis tādi mirkļi, kad tu saproti, nē, es vairs neko nevaru darīt. Vecākiem ir Un kā tu šo jūties? Kā es jūtos? Jā, kā tu ar šo jūties? Tā, nezinu, kaut kādā bezspēcība, tas ir viens vārds, bet ļoti, ļoti tāds sāpināts, jo tas bērns rūp. Un es sajūtu, ka viņam izdara pāri, un tas ir manējais. Bet tas nav mans, bet tas ir manējais. Un, tas atstāja tāds, pēc tam ir tā, ka tās pārdomas, kas notiek, traumatiski pieredze. Ne jau tādā dziļā veidā, bet tā, ka, tāds ielikt perspektīvā, kas vispār notiek apkārt, un cik ļoti mūsu jaunieši ir vienkārši atstāt novārtā bieži vien. Kaut kā tā. Baigi drēgni. Es gribēju pasīt, tas jautājums ir tieši saistībā ar to šķiršanos un to, cik ļoti tu kā skolotājs nevar ietekmēt vai vispār kopumā par bezspēcību un par to, kā tu vari izglābt to bērnu. Vai tu vari? Kad tu esi sapratis viss, šeit nevar, es vairs nevaru palīdzēt. Man ir bijuši man šī sajūta ir bijusi brīžos, kad iespējams mēs kā skola esam devuši signālu par to, ka pēc bērnu uzvedības var novērot, ka viņam ir iespējami mācīšanās traucējumi, bet mēs tikai varam izteikt savus novērojumus un ir vajadzīgs apmeklēt konkrētu speciālistu, bet vecāki, piemēram, atsakās to darīt. Un līdz ar to rezultātā cieši bērns, jo viņš vienkārši nespēja funkcionēt, varbūt viņam ir nepieciešama īpaša kaut kāda pieeja vai atbalsta pasākumu, kurus mēs nevaram viņam nodrošināt, tāpēc, ka nav, piemēram, šis te atzinums. Līdz ar to tas bērns cieš, un tad ir tā bezspēcības sajūta. Vismaz man tā ir bijis, ka tu redzi, ka bērns nespēja pats iespējams kontrolēt kaut kādas, kaut ko, kas no viņa nāk ārā, vai kaut kas, kā viņam būtu jāfokusēs, un viņš to nespēja izdarīt, bet arī vecāki neveic savu pusi. Un visbiežāk tā ir vienkārši tāda, mēs to izdarīsim, vai kaut kā tiek ievilks tas viss process, kad gan īstenībā, jo mazāks bērns ātrāk reaģējam, ātrāk saprotam, kā to procesu aizsākt. Bet vai tur nav arī kaut kāds mirklis, kad vecāki baidās atzīt to, ka manam bērnam ir problēmas? Nevis, mums vajadzētu palīdzēt, bet viņi ar to noliegumu mēģina novērst. Pateikt to, ka nav problēma. Un tad līdz ar to tas bērns, viņš aug lielāks un viņam nav bijuši pielāgot šīs īpašās stundas, korekcijas nodarbības. Un tur ir tas pusaudzis, kurš ir, viņš jūt slikti vienkārši un iespējams arī to pēc tam parāda vērtējumi. Un tad atkal, ir iespējams tā, ka tiek vainot skola. Kāpēc? Mēs neizdarījām it kā savu darbu. Vai arī vienkārši tas tiek palaists, vienkārši tas bērns dzīvo tālāk, viņš dabū savus iespējams knapi sekmīgos vērtējumus vai nesekmīgos vērtējumos kādos priekšmetos, bet tāda aktīva iesaiste nav, un tad ir bēdīgi. Zini, kā noslēdzot, es sāku ar to situāciju, ka man zvana vecāki un prasa, vai mēs varam izglābt viņu bērnu, tad man liekas, tas, ko viņi domā ar to glābšanu, ir tas, ko mēs šodien te runājam. Ka, lai beidzot tas bērns ir kāda manējais, ka es par to bērnu cīnos, ka viņam ir audzinātājs, kuram tas bērns rūp, ka viņam ir apkārt vide, kurā viņš var būt, mainīties, saprast, ka viņš vispār drīkst kādam kaut ko paprasīt, ka viņa viedoklis kādam ir svarīgs, un ka apkārt būs cilvēki, kuri nodos ziņu, varbūt viņš pats to nevar nodot saviem vecākiem vai otrādā, ka notiks tā sadarbība. Vienkārši tā vēlme būt piederīgam un sajust rūpes no kāda. Tas ir tas, ko grib. Un droša vide, tas ir tas, ko vecāki domā ar to izglābēt to manu bērnu, jo es daru no savas puses, bet skolā viņš to nepiedzīvo. Un tur atslēga ir tie pieaugušie skolā, kas to var nodrošināt.
pieliekot vēl bišķi klāt. Manuprāt, tas lielais ir tas, ko es esmu piedzīvojis šajā darba vidē, ir tas, ka es esmu izjutis to, cik ļoti daudz no mūsu skolotājiem ir tā vēlme veidot ar to mazo cilvēku cilvēcīgas attiecības. Un tā ir ritīgi būtiska lieta, jo tad, ja mēs skatāmies uz jebko, ko mēs minējam par komunikāciju, noteikumi vispārējo, tas viss ieiet iekšā tajā, kādas attiecības mums ir. Un tas ir tas pamatā ir tam, tā drošā vide veidojas vietā, kur tu zini, ka tev ir cilvēks, uz kuru paļauties, kuram uzticēties un kuram tu rūpi. Un to es esmu novērojis, kas man vienkārši, kāpēc es nemeklēju citu darbu vietu, tāpēc, ka es zinu, ka šeit ir tāds kolektīvs, kurā rūp tas cilvēks. Un kas ir forši, rūpam mēs paši iekšēji. Un tajā mirklī, kad atsaucos uz sākumā, kur Laima teica, ka mēs arī varam parādīt savu cilvēcību, un mēs visi esam cilvēki, tajā skaitā bērni. Un tās attiecības starp cilvēkiem, tas pats sāls, manuprāt, uz ko ir tas lielais fokus. Ja mums ir tās attiecības, tad arī mēs varam savā veidā tā kā glābt. Jā. Tad būs mazāk jāglābj. Ja būs attiecības, būs mazāk jāglābj. Man liekas, ka šo mūsu pieredzi var pārcelt arī uz citām skolām. Kā jums šķiet? Vispirms jālikvidē kauna sola un viss pārējais, kas eksistē citās skolās. Kauna sola. To stāstu arī dzirdēju šajā saucienā pēc glābēja. Un komanda, manuprāt, ir jāveido uz vērtībām, kuras īsteno visi kolēģi, vismaz lielākā daļa no kolēģiem. Sākam ar vienošanos par noteikumiem, kas mums ir svarīgi. Un tad jau, ja mēs spēsim vienoties, ka mēs visu to ievērojam, tad tas būs labs sākums. Tu tikko dzirdēji mūsu pieredzi. Ja tu zini kādu skolotāju vai vecāku, kuram tas varētu noderēt, padalies. Mēs labprāt gaidīsim tavus jautājumus, ierosinājumus nākamām tēmām un iespējamos komentārus un turpināsim diskusijas.